Elzi. Dublis 2. Dublis 2. Priekā. Priekā. Tā es negribēju priekā teikt. Skolu. To arī ne. Es padzeršos mūsu kakao. Cik garšīgs. Dievs, cik... Piparains kaut kāds tur tāds. Tur čilī klāt ir. Bišķiņ čilī. Wow. Īpašā recepte, ko es esmu 5 gadu laikā uzzinājis. Ļoti garšīgs. Nopietni, tiešām. Jo es esmu pieksīga uz šitiem. Forši, ka tā garšo. Jā, Katru reizi sanāk citādāk. Pārsteigums reāli, kad iedzeru. Es nezinu, ko es gaidīju, bet šito es negaidīju. Tā. Paskatāmies, viss deg. Bišķi jāizelplam. Likam, kakao iedevu klusumu pauzi. Sveicināti podkāstā Mirdzēt 2. epizodē. Šodien uz sarunas esmu uzaicinājusi Sintiju Kauji. Sintiju Kauji. Es pareizi gandrīz īsti pateicu. Un tas ir viņas īstais uzvārds. Un tāpēc arī sāksim sarunu, jo es par to, ka tas ir viņas īstais uzvārds, uzzināju 1-2 minūtes pirms podkāsta. Un tāpēc man interesē, kāpēc tev ir šāds uzvārds un kad tev viņš kļuva par tavu uzvārdu. Jā, ir tā, ka es biju plānojusi nomainīt savu uzvārdu jau labu laiciņu atpakaļ. Kādus vismaz 3-4 gadus esmu par to domājusi. Tādēļ, ka mans iepriekšējais uzvārds no tēva puses man kaut kā bija palicis atmiņā kā tāds nedaudz traumējošs uzvārds, tāpēc, ka man bērnībā skolas laikā nebija tā labākā pieredze. Es kā skolā bērni tad viens otru izsmēja un savukārt ir uzvārdos un tam līdzīgi. Un tad tieši tas mans uzvārds pirms tam bija tāds, ar ko man nebija tā patīkamākā pieredze. Katru reizi, kad es dzirdētu arī to uzvārda nosaukumu. Kāds bija tavs uzvārds pirms tam? Kā pieaudzis cilvēks. Patiesībā varbūt citiem tas neliekas nekas tāds, bet vienkārši man ir tā emocija piesaistīta tam tikai dēļ tās bērnības pieredzes. Un tas uzvārds ir Mušķe. Ok, viņu var bulingot. Visādi, tad tā kā izgriezt un pamainīt viņu un tā. Un man kaut kā ļoti, ļoti spēcīgi palika iesēdās kaut ko tā atmiņa no bērnības, kā man puiši tur skolā sauc uzvārdā un tad visādi viņu pagriez un tā. Un tad, kad es paliku stāvoklī ar savu pirmo bērniņu, es ļoti negribēju, lai mans uzvārds pāriet manam bērniņam. Tādēļ, ka arī, ja es paskatos atpakaļ uz savu tēva uzvārdu, un patiesībā visi man tēva dzimtē cilvēki ar to uzvārdu, viņiem ir diezgan tāda slikta tā dzīves pieredze bijis patiesībā. Pieņemsim, manam tētim ir nedaudz noslēdz vairāk uz alkohola lietošanu. Viņa tēvs nomira 48 gados no alkohola lietošanas arī, un tad visi citi cilvēki ģimenē ar šo uzvārdu ir vai nu pārgājuši uz sievas uzvārdu, viņiem nav tas uzvārds, un tā kā es un mana māsa, mēs teorētiski esam pēdējās, kurām palicis šis uzvārds. Bet mana māsa tikko apprecējās ar savu vīru, viņai arī vairs nav, un tad bija tikai es palikusi. Un man bija vienkārši tā sajūta, ka tā kā tam uzvārdam ir beigas, ka tagad tas uzvārds vairs neturpināsies. Mēs esam tā kā šo karmu kaut kā vienkārši apstādinām šeit un pārējām tādā citā kodā līmenī. Un tādēļ es gribēju sev un savai meitai piemeklēt citu uzvārdu, jo tajā laikā, kad man piedzima meitas, nebija kopā ar savu meitas tēvu. Un tad mēs bijām nolēmuši, ka es atstāšu savu uzvārdu, tāpēc, ka es meitu arī audzināšu un tā. Un tad, es gribēju, lai mums ir tāds kā jauns dzimtas koks, ko mēs uzsākam divatā. Un tad tā kā nezinu, varbūt kāds pievienosies mums vēlāk vai nē, bet tāpēc mēs pārstājām to jauno uzvārdu, nomainījām. Tāds stāsts. Sintijai ir 2 bērni, ja? Jā. Un es mazliet ieskicēšu, kā mēs vispār esam pazīstams, jo mēs iepazināmies šogad. Tu man laikam uzrakstīji Instagramā. Tu visticamāk man uzrakstīji Instagramā, ka tu esi Saldū. Caur Santu, kas ir Liepājā tāda brīnišķīga masiera, pie kuras es esmu bijusi, Sintija ir bijusi. Un tad vai nu man Santiņa uzrakstīja, kad dzīvo tu Saldū, kas man likās dīvaini, jo Saldū,
Es pat nezinu, kā lai tā noformulē šādu tipu cilvēku, ar kuru var saprasties tā kā, tajos koda vārdos, kur tu tā kā pasaki, es pat nevaru nosaukt tagad nevienu to kodu vārdu pa lielam, bet cik es saprotu, ka savējais un bija jocīgi, jo Saldū neviens īsti tāds nav. Manā tādā lokā man viņi ir ārpus vairāk un tad uzradies tu. Un tu man vienreiz uzrakstīji, ka vajadzētu satikties, otrais, un es ļoti labi atceros, ka man bija tāds, es negribu, nevis tāpēc, ka es negribētu tevi satikt, bet man tā, es nezinu, vai man ir jauda jaunām draudzībām, jo tā ir arī bišķiņa atbildība, un es neesmu resursā, jo es arī esmu jaunā māmiņa, tu man liekas, bija stāvoklī tajā laikā. Jā. Un man bija tāds, es man liekas, vēl tur caur savām ēnām un visādām, man laikam vienas draudzība bija jau beigusies, kuras bija pateikusi kaut kādu, savu tiešumu, neapzināto tiešumu, un es domāju, pats, vai es esmu gatava draudzēties. Un tad bija 1. septembris, Saldū bija Fiņķa koncerts, tu vienkārši pienāci klāt. Jo es tev nejauši ieraudzīju, tu pat tajā koncertā, jā. Jā, bet tu biji, man liekas, kaut ko man jau rakstījis pirms tam, vai es nebraukšu. Es pirms tam prasīju, vai kaut kas notiek zīmību dienā, jo es biju aizbraukusi sākumā uz brocēniem, tur nekas nenotika. Un es rakstīju tev, vai kaut kas notiek, tu man neko neatbildēji. Es domāju, labi, nekas klausījos mūziku. Aizbrauksim uz Saldu. Un mēs vienkārši ar meitu aizbraucām uz Saldu, domājām, varbūt tur kaut kas notiks, tomēr zinība diena. Un tur bija tieši tas koncerts, un mēs tur aizgājām padējot, un pēkšņi ierodot tevi, un es tā, Jo es biju pārsteigta, jo, Instagramā, kā mēs esam pieraduši, ka mēs redzam cilvēku Instagramā, un tad mums ir kaut kāds priekšstats par viņu, arī to, kā viņš izstās, vai cik viņš garš, tievs, resnes un liels. Un es biju ļoti, ļoti pārsteigta, ka vispār man bija cits priekšstats par tevi caur Instagram, jo realitātē viņa ir ļoti maziņa smalciņa, maziņa tāda fejiņa, un es tā, tev tie rati bija, man liekas, lielāki par tevi. Un tad mēs pirmā dzīvā saruna bija, un tad jau mēs vairākas reizes tikāmies, jo tu atbrauc uz bročiem, vai mēs Saldū satikāmies, pastaigājāmies, un bija tik forši, ka ir cilvēks, ar ko es varu aizbraukt, satikties, parunāt, un tēmas sakrīt. Un mums ir arī meitiņas, un mums ir tik daudz sinhronitātes, jo abām ir vienādi otrie vārdi, rozes, kas arī ir dīvaini. Tev sanāk, ka tev pirmajai bija rozi, jo bet es pilnīgi neiedvesmu, tā kā es vienkārši automātiski ieliku savai. Bet viņam ir ļoti līdzīgs raksturs arī abās. Viņas ir bišķiņi izskatīt, bišķiņi kaut kur tā, un tas bija, un mums vēl tik daudz sinhronitātes ir kaut vai no visām miljardu bildēm, ka wallpapers telefonam bija viens un tas pats. Jā, tas ir projām. Tā kā es viņu tieši nomainīju, man liekas, ka varētu būt aptuveni ap to laiku, kad es iepazinos ar Andru, bet es nezināju, ka tev ir tāds arī. Es vienkārši vienu brīdi seju tādu impulsu, ka man jāsameklē jauna bildes, tur Pinterestā kaut ko skaties, ieraudzīju, to man tāds, man patīk, tā kā ritīga laino. Bet tu esi nomainījis tagad uz citu? Nē. Es arī nē, bet tas nav man tipiski, jo es bieži mainu, un es nevaru viņu nomainīt. Es viņu nevaru, man tā kā, vēl nav laiks viņu nomainīt. Mēs droši vien sarunā pēc tam ieliksim pa kādu wallpaper ir runa, kas mums... Jā, un es tieši tagad gāju tādu vienu retrītu, 2 nedēļu garumā meditāciju retrītu, un tad tas meditācija retrīts sākās 11. Un tad vienkārši katru reizi, kad ir 11, es ielieku, man bieži vien sanāk, es tieši tajā wallpaperē ieraugu, un tad es to wallpaper screenshotu aizsūtu uz to mūsu grupas chatiņu, kur tie meditācija cilvēki ir, un tad katru reizi atgādina sev atkal un atkal pēc savu Andras lauks. Tas ir online retrīts, jo tu kā jaunā mamma nevar fizisku retrītu visticamāk šobrīd apmeklēt, jo tev jaunākajam bērniņam ir tieši cik mēnesīši? 3 mēnesīši. Un es nezinu, jo man interesē arī, jo tu esi dzīvojis kādu laiku Īrijā, vai ne? 3 gadus. 3 gadus. Trīnieks kaut kā. Tu šodien mums trīnieks bija, jo mēs sākām, es saku, ir laiks sākt ierakstu, un bija 23. novembrī, vai novembrī, kā pareizi? Vai to piedzima 13. augustā, 23.33. Vau! Tas arī ir interesanti. Jo Manula piedzima 7.37. Okay, jo redzit, ka bērniem tagad liek, jo kādreiz mēs visi bijām, kaut kādi 15, 20, 25, tur tādi cipari, bet tagad ir reāli eņģeļi cipari. Ka mazie eņģelīši. Stārcīdiņu dzimst. Es gribu, lai tu bišķiņ pastāst par Īriju, tāpēc, ka arī
Nē, vispār kā tavs spirituālais ceļš apzinātais uzsākās, jo tu man teici, ka tu 14 gados izlasīji, cik jau tagad 27? 27, jā. Tu izlasīji Ņūtona grāmatu, bet tā noteikti nebija pirmā spirituālā varbūt, vai tā bija pirmā spirituālā? Man pat šķiet, varbūt man bija vēl mazāk, man bija kādi 12 gadi, es teiktu, 12 Jā. gadi. Bija tāda, jā, tā bija pirmā grāmata, ko es izlasīju. Pirms tam es vairāk lasīju spoki.lv visādas stāstus, tā kā par to, kā saukt rūķīšas un kaut kādas pīķa dāmas un tā kā tādas lietas. Man patika tā tumšā puse no spirituālisma kaut kā, jo es vēl nezināju to gaišo īsti, man vairāk tā kā interesē, wow, kas tur ir. Tā kā. Es atvainojos, bet tu esi saukus pīķa dāma? Jā. Un tev kaut kas ir bijis? Man kaut kāds, man ir bijis tā, ka es sajūtu tādu augstumu riktīgi, ka nāk tāds augstums, bet neko tā vizuāli neesmu redzējis. Jo vienkārši... vienmēr nobijās. Jo vienkārši, kāpēc es par to runāju, jo mums tagad laukos uz Ziemassvētkiem remontē vienu istabu, un, lai mēs tur varētu svinēt, brālēns grib atcerēties bērnību, Ziemassvētku bērnību, tādu nostalģiju, un remontē, un es tur iegāju, un vienīgais, ko es atceros nostalģiju ar to istabu, ir kā mēs ar māsītes saucām pīķa dāmu, neko slikti negribēdams, reāli aizkars augstējās, bija tik pretīgi, jā, tas bija tik reāli, un visi kopš tā laikas nekādu pīķa dāmu nesauc. Tas bija reāli. Mēs izbēgām no tās istabas. Wow, jā, tā bija enerģija. Varbūt, ka viņi tur ir palikusi. Jā, zinu, ka tajā laikā tu jau neko nezini par to. Tā ir pirmā tāda vispār dzirdēšana, izlas kaut ko, ka kāds tur kaut ko sauc, un tad tu pamēģini, un jau nezinu. Mēs vienkārši bija tas cilvēks, kuram nebija bail no tās tumšās puses. Man ļoti patika tā tumšā puse. Mēs tur visāds rūtīšus sauc, visāds gariņus, visu kaut ko tur radatām, un tā kā es atradu tur kaut kāds rituāls, kaut kur, es nezinu, tas tikai interesanti, ka dabīgi tā sajūta ir, ka gribās to izzināt, to pasauli vairāk, un tad es atceros, ka savām draudzenēm kopā saucu, un viņas visas tā baidījās un kliedz, un tā kā skrēja projām, bet man tas likās tā smieklīgi, un tā kā es tā smiešanos, cik forši kaut ko tur paspēlēties ar šo enerģiju un tā, bet, jā, tas man bija tāds pirmsākums, tad, kad es, kād 11, 12 gadu man bija, un tad es izlasīju to grāmatu. Un to grāmatu, Maikla Ņūtona grāmatu, kā es viņu atradu, tas arī ir tāds stāsts. Es biju savā skolā, gudrākā meitene klasē, 9 gadus pēc kārtas. Pamatskolā. Mācījies Jelgavā, jā? Mācījos Vilces pamatskolā. Okay. Jā. Bet tas kaut kādā Jelgavas rajonā? Jā, Jelgavas rajonā, jā, tā kā laukskola. Bija kaut 100 bērni, laikam. Un bija tā, ka tad, kad bija Ziemassvētki, tad katram gudrākajiem skolniekam dāvināja dāvanu karti. Man bija ergo dāvanu karte. Laikam 10 latu vērtībā kaut kas tāds. Un tad es aizgāju ar to ergo dāvanu karti uz grāmatnīcu. Un mamma saka, nopērc ar kaut kādas burtnīcas, zīmuņus, pildspalvas skolai, tad būs to viss kaut kas un tā. Un es tā staigāju par to grāmatnīcu, staigāju un ieraugu to biezo grāmatu, dvēseļu ceļojums, dzīves starp dzīvēm. Un es ieraugu, izlasu to anotāciju, un tāds viss, viņa maksā tieši tik, cik man bija tas tās dāvanu kartes. Kā man liekas, tie arī bija 10 lati, un es pateicu, ka es ņemšu šito grāmatu. Tā likās ļoti liela nauda tajā brīdī, bet likās, es vienkārši jūtu, ka man vajag to grāmatu. Es viņu izlasīju, un man bija tāds, wow, es no tā brīža vairs nebaidījos no nāves. Kā es sapratu, ka it's okay. Es arī viņu izlasīju, bet man bija, man liekas, kaut 24 jau. Cits updates man vienkārši, man 40, tev 27, ja, tur bišķiņi ir atšķirība. Un redzi, es viņu izlasīju, un es biju pārliecināta, ka es nebaidos no nāves. Līdz kamēr man dzīve iedeva pakoķetēt, reāli ar nāvi. Un sapratu, nē, es baidos no nāves. Es zinu, ka tu nezini, bet man bijuši onkoloģija. Krūtī. Un tad, tajā brīdī, es sapratu, nē, es baidos no nāves. Jo teorētiski izlasot, es visu sapratu, mēs nomirstam, mēs pārcimstam, bet tad, kad tev fiziski pieskarās tā tēma, tad es sapratu, es personiski sapratu, ka mans ego ir vēl diezgan liels un man ir bail atstāt visu kaut ko, bet man nebija ne meita, nekas tāds, bet šito tēmu mēs neesam runājuši, bet man ir tāda pieredze. Bet es atceros, izlasīju Ņūtonus arī, man nav bail no naudas, ja kāds nomira, es mācēju izskaidrot, kas notiek. Un tad, kad pašai bija jāguļās, tur viss kaut kur uz visādām pārbaudēm, un tas sajūta, ka zārciņā bišķi guli no tām visām rezonansēm. Iepriekšējās dzīves pieredze tik cēlās, gāja cietināties, un tur visādas traumas no miršanām bija. Kas bija ķēdīgi, lai dziedinātos pēc tam.
Bet, jā, tas ir tāds, kad es arī salasījos un sapratu, man nav bailinās. Jā, izklausās tāda spēcīga pieredze. Jā, un tad es sapratu, tā tēma un tās attiecības ar šo jautājumu, viņš praktiskā līmenī, viņš vairs nav teorētisks. Viņš ir, bišķiņ savādāks. Jā, grūti tā. Man pašai te kaut ko... Nē, paldies Dievam. Jā, jo nav vienkārši bijis nekas tāds. Bet tev varētu varbūt arī nebūt, ja tev nebija bail no tumšas spēku, tur visas tās fīčas. Jā, tas ir, atkarīgs laikam, kas katram tad ir tās lielākās bailes priekšā. No kā tad mēs baidamies un tad tie kaut kā liek paskatīties to, jo man ir citas lielākās bailes. Un kādas? Kādas manas lielākās bailes? Manas lielākās bailes ir pazaudēt prātu un tā kā nebūt spējīgai funkcionēt. Okay. Kaut kā, es nezinu, kā pieņemsim ar kaut kādām tādām augu medicīnām, kā pieņemsim tur ayahuasca vai sēnes vai pieņemsim tur San Pedro kaktus. Kaut kas tāds, kas izliek tev, iziet ārā no tā prāta, no tā, ko tu apzinies un spēj kontrolēt kā cilvēks, un ka tu pārēj uz to otru pusi, kur tu pazaudē visu kontroli, un tev vienkārši vajag paļauties. Un tā kā tajos brīžos, kad es esmu tās robežas, tur man ir reizēm tā kā baila, ka kā būs, ja es tagad atlaidīšu visu, ko es zinu, es atlaidīšu savu ego, es atlaidīšu to, kas esmu, un es pāriešu uz to otru pusi, kur man vispār nav nejausmas, kas man tur sagaida. Tā kā tur man ir baila nomirt, bet ne tā kā fiziski, bet tavai personībai, tavai identitātei. Jā, tur tā lieta. Bet man vienmēr liekas, ka tad, kad es nomiršu, tā kā tajā brīdī, kad es nomiršu, man ir tāda sajūta, ka tas būs tā, ka es pēc tam nevarēšu atnākt atpakaļ. Bet patiesībā jau visas tās pieredzes, ko arī citi stāsta, caur tiem augiem, ir tas, ka tu aizēji uz to otru pusi, tu savienojies ar visumu enerģiju, tu savienojies ar dievišķu enerģiju, tu sajūti to vienotību, un tad tu atnāc atpakaļ. Tā kā nav tā, ka tu pazūd uz mūžu, un tu nekad vairs nevar būt atpakaļ. Es simtīgi. Jā, bet es esmu dzirdējis, ja pa augu, kā mēs aizgājām uz augu medicīnu, baigi interesanti, jo es par to gribēju arī runāt, pieskarties. Bet es atceros, ka es par to spiritualitāti mēs vēl aiziesim. Bet, kad ir tās psihozes, kad pēc tam netiec tā savā fiziskajā realitātē, tev vada citi spēki, tu vairs neesi. Un tad pēc tam vēl izšķirot, kurš pēc šīm ceremonijām ir ar kādiem spēkiem īstenībā iedarbojas, kas aiz viņa stāv tagad. Jā, tā ir tādas pieredzes arī, un es arī dzirdēju par tādām. Jā, tas ir ļoti. Tāpēc es vispār raustos mēģināt kaut ko tādu. Jūs jaunie esat, kaut saka jaunie, bet man ir vairāki pazīstami, kas tiešām ar sēnēm tur eksperimentē un tādām lietām, kas ir normāli. Jā, kur tur nav tāds big deal. Es esmu vienreiz mēģinājis sēnes, un tā bija ļoti, šis podcasts tur, bet lai viņš ir, kas bija ļoti, ļoti skaista pieredze, un tas bija, man liekas, bija 24, 20 gados, un tas bija kaut kāds festivāls augusta naktī, Baldonai mežā, meža ielokā tādā, un zin kā, tā ir pirmā vienīgā sēņu pieredze. Es esmu vēl vienreiz, bet tur nekas nenotika tāds. Un tā bija vienkārši mega skaista pieredze, bet tur arī izgaismojās viena no manām lietām, kas man ir pavadoša joprojām. Es redzu visus cilvēkus, es redzu, ka viņi ir connected ar visiem, kad īpaši tiek sensēdušies, pat ja tie nav ar vienu baru. Bet viņi izgaismojas kā tādi savējie, bez vārdiem. Un tā dabas mīlestība un tas skaistums, ko tu redzi, kā visi savstarpēji saistīts, kā katram ir vieta būt. Katram mazam zariņam, žagariņam, un tām debesīm, zvaigžņu tajām un visam. Un es stāvu un skatos uz tiem cilvēkiem, un neviens nav manējais. Wow. Tā kā es skatos tur aiziet, es redzu, kā tajā laikā man bija, attiecības, bija, nebija in and out un tāds, bet sajūta līmenī, bija ļoti spēcīga tā sajūta un es redzu, ka viņš sadodas, viņš iedod roku citai meitenei, viņa aiziet, un es zinu, ka viņš aiziet pie īstam, pavisam. Viņi patiešām ir kopā un viss kārtībā. Bet vienkārši tajā brīdī es skatos, es ar to varētu parādīt. Nav, un es klīstu. Wow. Un tā ir tāda sajūta, kas man ir caurvadoša vispār pa dzīvi. Kā viņa ir bailīga tavā pieredzē? Viņa ir, zin kāda, viņa nav bailīga, bet viņa ir tāda
dziļa vientulības sajūta, kas ik pa laikam uznāk. Tā var būt arī skaista vasaras diena, piemēram, sevi pastaigāties, un tā smeldze dziļa. Vienkārši dziļa smeldze. Un laikam, ko, ar prātu saprot, kaut kur viņi ir tie cilvēki, bet nav. Jā, es tev pilnīgi. Jā, viņi nav, un tad tu tā noskaties, labi ir, Tad ir tāds iet, ka tu kā no citas planētas atnākusi, un tas redzi tos cilvēkus, kas ir šeit, un tu nesajūti rezonanci, jo liekas, ka tu pilnīgi nesaproti viņu tevi. Jā. Man citreiz gribās teikt, es jūs cilvēku nesaprotu, lai gan mēs visi esam no kaut kādām planētām atnākuši, ne? Jā, un esam bijuši kopā, nezinu, visticamāk ar tevi Lemūrijā, un viss kaut kur. Bet atgriežoties par spiritualitāti, tu izlasīji Ņūtonu, un tad tas sākās tāds apzinātais. Jā, tad man sākās tā bija tāda pirmā saskarsme ar tādu garīgo pasauli tādā citā izpratnē. Jā, jo pirms tam es vairāk tur tā, spēlējoties, tur tādu tumšo spirituālismu, kaut ko skatījos un pētīju, bet pēc tam, pēc Ņūtona, es sapratu, ka ir arī tā pasaule, un kaut ko tas manī tā kā nedaudz, pamainīja manā apziņas stāvoklī. Bet nebija tā, ka ļoti, jo es tāpat, man bija, cik gadi, 14, 13 gadi, tā kā es vēl gāju pamatskolā, visi tīneidža vecumā, tie jau zina, kāda ir tur balītes, viss tas, tā kā nebija. Arī tiem, kas mācās labi? Ir balītes. Man bija balītes arī, jā, es biju gan gudra, gan arī varēju pabalēties. Gan gudra, gan stilīga. Var arī tā nosaukt, jā, bet mums bija forši tā kā pamatskolā, jā, mums bija daudz visādas balītes, bet pārsvarā tas notika 8. 9. klase, un tad 9. klases beigās es sapazinos ar savu, es pat teiktu, ka ar manu soulmate, jo es tiešām vēl joprojām jūtu, ka viņš ir mans soulmate, tas ir puisis, ar ko es biju kopā 7 gadus, un ar viņu kopā man sākās tāda īsta garīgā izaugsme tieši mūsu attiecībās kopā. Bet tas puisis nebija no Latvijas. Viņš ir latvietis, bet dzīvo Īrijā. Okay. Tā es nokļuvu Īrijā. Viņš ir latvietis. Es domāju, tu kaut kur sačatojies. Jā, viņš ir latvietis, un mēs sapazināmies Latvijā. Viņš bija atbraucis vasarā uz Latviju, ciemos pie ģimenes un draugiem, un tad mēs tajā vasarā sagājām kopā, un tad mēs līdz augustam diezgan daudz pavadījām kopā laiku, un tad viņam bija jābrauc atpakaļ uz skolu uz Īriju, un man sākās vidusskola 3 gadi. Un tā kā 10., 11., 12. klase mums bija long distance relationship, tā kā attiecības no attāluma. Un mēs tikāmies katros brīvlaikos. Ziemas brīvlaikā, rudens brīvlaikā, pavasara brīvlaikā un vasaras brīvlaikā. Un tad, kad beidzās tie 3 gadi vidusskola, tad es beidzot pārvācos uz Īriju dzīvot pie viņa. Un tad es atstāju visus savus draugus, es atstāju savu ģimeni, es atstāju studijas, es atstāju tiesības, kuras es biju sākusi likt, tā kā visu atstāju un vienkārši aizbraucu dzīvot pie viņa, jo man bija tāda sajūta, ka es tā kā radikāli gribu visu savu dzīvi mainīt, un es tā kā biju gatava visam aizmugurē pateikt. Drosmīgi. Tā, un aizbraukt projām viena. Jā, un tad es sāku strādāt kā barista. Man ļoti patika vispār tāds kafijas darbs. Es arī Latvijā strādāju pāris gadus kā barista tādos specialitātes kofīšopos, un tāpēc arī kafija ir tāda mana vēl viena lieta, tas pats, kas kakao, tāpat arī kafija, katrai savu enerģiju, bet es arī ar kafiju diezgan daudz strādāju. Un tad paralēli strādājot kofīšopos, es sāku iet arī uz jogas nodarbībām, tad es sāku apmeklēt dažādus retrītus, meditāciju retrītus vai, piemēram, plant medicine retrītus arī, kurus arī pamēģināju pirmo reizi. San Pedro kā tādus citus augus, ar kuriem es sakonektējos dziļākā līmenī un kuri man parādīja manas citas tādas šķautnes daļiņas, kuras es pirms tam varbūt neapzinājos. Un man bija tādi dziļi apzinātības stāvokļi, kurus es sasniedzu. Mēs, piemēram, paši divi tā arī bieži vien braucām uz kalniem un arī tādos dziļos ceļojumos ar augiem, un tas bija tāds... Jo Īrijā jau ir arī daudz spēku vietas, un tā zeme viņi ir... Jā, tur ir ļoti daudz kalnu, tā ķeltu, pasauli visu, viņi ir ļoti spēcīgi, un tā kā diezgan daudz 3 gadu laikā sanāca ar to visu strādāt, un kaut kā, tad es arī pirmoreiz iepazinos ar kakao tur dzīvojot. Tad, kā es pirmo kakao retrītu, kas bija 5 stundu garumā, tāds ļoti dzīvs, ar tādu milzu, stipru kakao, šitas vēl ir tāds salds, un uztiecīgi garšīgi, ar bišķiņu medutiņu. Bet tur es daru tādu pilnīgi... Man tieši garšo arī tie ritīgi rūpīgi. Jā, tur tā 50 grampiņas, un šeit ir 25 krūzīti, tur 50, tas pusi vairāk, un tikpat daudz tilpums. Un tad dzerumu pilnīgi tā, ka sākas tur
viss tīrās arī fiziski, liekas, ka vajag tur uz toleti, citreiz pat, kaut kas nāk ārā, un tā, tāpēc, kad jūti, kad viss, kā viņš sāk attīrīt visu ķermeni, detoksēt. Un tad arī pēc tam bija meditācija, un tur spēlēju to shamanic drum, un es atceros, ka man tur vīzijas pilnīgi sāka nākt un tā, un es jūtu, ka kā mani aicina ar viņu strādāt un dot tālāk šo medicīnu citiem cilvēkiem. Un tad es sākumā Īrijā vadīju pirmos apļus, kad es sajūtu to impulsu, ka man vajag to darīt. Un tad es atbraucu uz Latviju, un es biju pirmais cilvēks, kurš Latvijā sāk vadīt kādu ceremoniju. Latvijā neviens. Jūs bija pārsteigti, kad tu rakstīji, ka tu esi vairāk kā 300 no kakao ceremonijas nobrīz. 5 gadu laikā tas ir ok, jā. Tā kā, jo diezgan, jo man pirmajos apļos tiešām tur nāca 20-30 cilvēkiem, un tā kā visi jo tas pirmkārt arī bija jaunums Latvijā, tagad tas ir jau mainstreamā, un tas jau ir varbūt, tas jo viss, kas ir, mums jau uznāk viss tā viņveidīgi, arī tajā New Age spirituality, kad ir, vai ne, tie kaut kas, ko visi, tā kā ir topā, un pēc tam blur. Zini, kā es to kaut kā jūtu, kad tajā laikā man vajadzēja tā kā iesēt tādas kā sēkliņas cilvēku apziņā vispār, jo pēc tam ļoti daudz cilvēku nāca pie manis, viņi tagad vada savus kakao, un no viņiem atkal citi vada kakao, un no viņiem vēl citi, un tas ir tā kā ripples, tā kā mēs Instagram handle ripples of metamorphosis, un tas ir par to, ka es vienkārši iesēju to sēkliņu, un tālāk tā kā tā zeme vienkārši dod augļus, un pārējie no tā var ņemt un dot tālāk un tālāk un tālāk. Tas bijusi vienā kakao ceremonijā, neatkarīgi no tā, ka viņš ir jau mainstreamā un viss kaut kur pieejams, tas bija vienā, un tā pieredze bija ļoti spēcīga, bet tur bija, tas bija Saulgriežu retrīta ietveros, neatceros, ka tas bija pa gadu, 5 gadi, varbūt arī 4 atpakaļ, varbūt 5, varbūt jau 7. Ak, Dievs! Vienmēr sakot, jau labu laiku atpakaļ, un tas bija tādas lauvas kalna, tāda spēka vieta arī Vidzemē, un uz uguni vārīja tobrīd tā meitene, un es nezinu, es pieļauju, ja mēs parunājam par cilvēku dizainu, es tad nekādus cilvēku dizainus nezināju, bet man sajūta, ka viņi varētu būt manifestors, jo tā aura, tā sajūta viņai blakus bija tāda, tur nebija tāda, tur bija tāda, viņa vienkārši savu esību radīja sajūtu, ka te viss ir nopietni, te nekas nav pūkaini, te viss ir, viņa zina, ko dara, un tur bija šamanisms, tur bija arī augi daudz telpā, ne jau... Nebija līga zemīte? Nē. Viņa arī tāda šamaniskā. Nē, bet viņai arī pašai spēcīgs kanāls, viņa tāda ilga viņu sauc, bet tur... Un es atceros, tas bija tik rūgts, un mums bija apsēja jāliek, vispirms mums katrai bija jāaiziet, kad viņa lēja mums krūzītā un jāskatās acīs, tas nebija vienkārši, un tad viņa vadīja to rituālu, ļoti skaistu meditāciju, un mums bija, baigi spēcīgi vīzijas nāca, un tur es satiku pirmāti, un tā bija ļoti, ļoti skaista pieredze par pirmāti, kura katrai ir, tā visuma māte iedeva katram zelta kamolīti, un tad ritina, kā ir pat dzimtas līnija, piemēram, neatkarīgi no tā, kādām dzīvēm mēs esam dzīvojuši, bet tas kamolīts ir es esmu, es mīlu, un tad vienkārši, un līdz mums viņš ir samudžinājies tādā vienkārši mučkulī, ka tur nav nekāds es mīlu, tur jau ir es nemīlu, un tad kā mums ir jātiņ tas dzīpariņš, un ko mēs tad darām ar visu healing darbu, ka mēs to dzīpariņu tiņam, to kamolīti, lai tas pavadiens atkal ir tīrs un tāds un aizbijās tālāk uz nākošo paudzi. Un tādā ziņā tā ceremonija bija, viņa bija ļoti. Un es tā baudīju to katru kakao ar acīm ciet, to rūgtumiņu. Viņš bija, tā kā es nezinu, tā kā lielāko dārgumu, ko es kad būtu pagaršojis. Tagad man ir viena sēņu pieredze un viena kakao pieredze. Vienreiz kakao ceremonija? Jā. Wow, impressive. Jā, impressive. Un arī vienreiz sēnes, tā teikt. Bet tā sajūta, viņa nav, tas kods, ko es dabūju, viņš ir. Tāpat kā man tagad būtu bail apēst sēnes, jo tagad ir cita apziņa, cita vispār izpratne par visu kaut ko. Un man ir bail no tā, ka man iepatiktos, un es gribētu to kā regularitāti kaut kādā, regularitāti, piemēram, 2 reizes gadā. Man jau tas būtu pa daudz. Tas nav. Jā, bet ja es neesmu 20 gadus vairs ēdas. Tad man liekas... Tas laikā nomainās visas šūnas, tā kā ir pilnīgas jauns cilvēks. Jā, tā ir mana tāda... Jā. Bet es esmu atkarīgais tips, tāpēc man ir bišķiņiem bail arī. Tām sēnēm viņas vienkārši shortcuts.
tu godīgi sakot, jau esi, tu esi ļoti apzināta sieviete, ļoti apzināta cilvēks, ja paskatās uz tādu vidējo, Latvijas tādu cilvēku, tad tu noteikti esi ļoti lielu darbu enerģētiski jau darījis ar sevi, tāpēc es pat neredzu to, ka tev vajadzētu vajag kaut ko tādu lietot. Tas vairāk ir tā kā, cilvēkam, kurš varbūt nav gatavs darīt nekādu baigo enerģētisko darbu, bet viņam ir tāds, bet kaut kur iekšā viņam ir tā sajūta, ka viņš zina, ka kaut kas ir vēl, bet viņš tā kā nezina, ko, kā, kur, un tad pieņemsim ar scenēm var vienkārši to pašu izaugsmi iegūt nedaudz ātrāk, tādu kā shortcutu, bet tas jau nenozīmē, ka integrācijas periods nebūs. Tu jau vari tur ieraudzīt visu kaut ko un apzināties visu kaut ko, bet ja tu to nedzīvo savā dzīvē, savā realitātē, tas vispār es zinu, jā, man tāpēc ir patiesībā tās dzīvās pieredzes caur reālām attiecībām, pieņemsim, ar savu partneri, savu vīru vai savu ģimeni, savu mammu, savu tēti, tā ir tā īstā pieredze, kas tev pēc tam izmaina uz mūžu, tāpēc, ka tas nav kaut kas tāds, kas tev vienkārši pazūd pēc 12 stundām. Jo tad tu zini. Tā ir vienkārši, tu viņu vienkārši zini. Caur reāli dzīvu pieredzi. Tāpēc, kā man šodien bija par tām karmām visām, mums arī mēs izvilkām kārtas, pirms kārtas vienkārši izkrita 4 un viena bija karmic bond release vai kaut kas tāds, jā. Un es tieši vakar par karmu domāju, ja man ir draudzene, kas nodarbojas ar likteņu matricu, un viņi bija ielikusi storijā tieši par karmas asti. Un viņš ir tik riebīgi precīzs, viņš ir tik precīzi tā metode. Tā, ka tu nevari vairs tur samelot. Ja, tas nav pa mani. Tas ir pa... Kas tas ir? Var pastāstīt? Likteņa matrica ir vesela tāda sistēma, kur ir cipari, tā kā caur numeroloģiju. Es ar to nenodarbojos. Tur viņas, nezinu, cik grāmatas izstudējusi un lekcijas izmācījusies. Bet tu redzi, tur pa gadiem ir kādā cipara enerģijā tu dzīvo un kas ir tava pavadošā, piemēram, kad tu piedzimsti enerģiju. Un tur ir plusi un mīnusi, un tu vari redzēt, kurā enerģijā tu dzīvo plusā, kur nē, jo tad, kad viņi man uzdāvināja šo, viņi toreiz bija, nezinu, 58 lapas, viņi sagatavojusi, bet tā ir maza daļa no tā, ko tur var redzēt. Man izlasot, viņiem vienkārši labi gribētam uzdāvinājumu, es biju sagrauta uz pāris dienām. Wow. Tāpēc, kā tu ieraugi to ēnu, es jau eju, es nebaidos iet savās ēnās, bet tad, kad tu izlasi to ēnu un tu zini, ka tu joprojām viņu neapzināti dari, jo kur tu vislabāk to var redzēt partnerattiecībās? Tur jau tu viņu neredzi. Kad tu esi iekšā, tu jau neredzi. Tu jau tikai redzi, varbūt, tu jau tā neredzi. Un tā karmas asti ir tas, ar ko būtu jāstrādā vispirms, lai vispārējais izmainītos. Un es vakar izlasu tā. Es viņai uzrakstīju, tā mana karmas asti, jo es tur atpazinu sevi. Ļoti pretīgi, ļoti es saprotu, ka, mans dzīves biedrs redz manu vispretīgāko daļu, neizbēgam. Un tad es sapratu šodien, dušā laikam, ka mums jau nav karma ar viņiem, mums ir karma ar sevi. Mums ir karma ar sevi, jo mēs jau varam nomainīt personāžu, enerģiju jau nenomainīsies. Viņi it kā nomainās, bet ja tu neesi izstrādājis, viņi var pamainīties kaut kāda tur tā doze, varbūt, bet vismaz manā gadījumā ir tā, ka visu laiku ir vieni tie paši, pilnīgi viens un tas pats. Un es saprotu, tā ir karma ar mani, un tā ir no iepriekšējās dzīves. Es nevaru sev piedot to, ko es izdarīju iepriekšējā dzīvē, nezinot, ko es izdarīju. Nezinu. Es vienkārši nojaušu, cik riebīgi es biju lepna, augstprātīgā, apgrieztais, viss apgrieztais. Wow, vajadzīgi to visu pateicu. Izvibrēja cauri sevi. Un sapratu, tā ir karma, man ir sev jāpiedod, jo man nav īstenībā pat jādīlo ar to cilvēku. Man tur, mēs visi griežam karmiskās saites ar domu, ka, klik, bye, bet tu jau īstenībā tikai reflektē ar sevi. Tā kā tu jau, ja tu esi pats radītājs, īstenībā tas viss jau ir vienkārši, es tev nospēlēšu lomu, lai tu saprastu, kā tu liki justies tur, tajā dzīvē. Jo šī dzīve ir, tā kā vairāk vai mazāk sekas. Bet vai tu apzinies arī to, ka tu vari mainīt to savu karmu un izdzēst to savu karmu? Jā, ja tu apzinies to karmu. Es nezinu, varbūt, kad var vienkārši iekāpt uzreiz plusos un nošiftot to mindsetu, kas man nesanāk. Man nesanāk. Tas ir tā, jā. Jo man nesanāk, man nav tik, man ir baigi, man kaut kāda tā likteņa matrica ir spoguļu karmiskā, man ir kaut kāda spoguļu enerģijas, man ir intensīvāk tā, man ir 8 numeroloģiski, man liekas, bet karmiskais. Tas tā, bet šeit mēs par tevi. Paldies, ka piedalījies, paldies, jā. Man bija tāda atklāsme, jo tas noņem bišķiņu pieprasījumu uz to partneri,
lai gan besī un trigero joprojām tas, kas besī un trigero, bet tu saproti, man ir jāapzinās, es jau zinu, ka nekādas svētājas neesmu bijis, un tādas mums visādas pieredzes nav bijuši iepriekšējās dzīvēs. Citādāk, jo mēs te nebūtu. Jā. Bet no otras puses, es domāju par to, ka kā ir, ja tu esi vienkārši viens no tiem starseediem, kas ir atnācis voluntarily. Es sevi tā nejūtu. Nē. Es sevi nejūtu kā starseedu. Es sevi jūtu kā lightworker. Bet kaut kādu tādu starseedu, indigo, tas noteikti nē. Nē, es arī neteiktu, ka es sevi tā jūtu. Es tevi tā jūtu. Sastrīdamies. Spiritual girls fighting. Tā tad īrija, jā. Kur mēs palikām, jā. Tu atvedi kakao. Bye. Tu atvedi kakao uz Latviju un uztaisīji ripple efektu tam, kas tagad notiek pa lielam Latvijā, tavuprāt, jā? Es kaut kādā savā, pieņemsim, ja mēs paskatāmies uz tādu visu Latvijas karti, tad tajā man bija tā kā savi tie punkti, kuros es tā kā uztaisīju to ripple. Van kakao, pateicoties tev, kafejnītes? Nē, es teiktu, ka tur bija tā, ka nevar īstenībā zināt. Varbūt arī, tāpēc, ka nevar zināt, jo tāpēc, kad Arnijs, kurš ir One Kakao līdzīpašnieks, viņš pirmo reizi uz kakao ceremonijā. One Kakao ir vieta, kur var dzert sakrālo kakao, jā. Kakao, jā, Rīgā ir kafejnīca un arī Kuldīgā. Un Arnijs, kurš ir līdzīpašnieks, pirmo reizi uz kakao ceremonijā atnāca pie manis. Un mēs pat esam kopā rīkojuši vienu ceremoniju. Un pēc tam, pēc pāris gadiem, izveidojās One Kakao, kur viņš sapazinās ar citu vienu vīrieti Nilu, un tad viņi kopā izdomāja. Ar to Nilu ir mazliet smieklīgi, jo es viņu personīgi nepazīstu, bet ar to ir tāds stāsts, ka man ir māsa, un viņai bija 15 gadi, un Nils bija modeļa aģentūras īpašnieks Dandy. Jā, vienmēr sakot, un viņš bija atbraucis uz saldu, es nebiju klāt tajā brīdī, bet mana māsa, tāda dabiski skaista meita, nav līdzīga man, drīzāk varbūt līdzīga vairāk tev. Viņa tādi gāri, dabīgi mati, un viņš bija viņu uzrunājis. Un viņa sakautrējās, jo nebija uzkrāsojusies. Wow. Un viņa kaut kādā brīdī, to ceļu nepaņēma. Jā. Un tad es zinu, ka es tam Nilam vairākas reizes rakstīju, jo māsa pārdomāja, un domāju, es tomēr varētu pamēģināt. Un visu laiku kaut kā mēs līdz galam neizdarījām. Tā kā viņš tas Nils ir kaut kur bijis jau, kudī jau. Jā. Jo viņa bija tā alternatīvā. Viņam tā alternatīvā pieeja ar tā visam, ko viņš darīja. Ne? Jā, One Kakao ļoti forši vieta, jā. Es nezinu, tā kā kaut kāda varbūt daļiņa no manis tur arī ir, bet, zin kā, vēlāk jau, kad es sāku tās ceremonijas taisīt, pēc kaut kāda gada aptuveni sāka jau parādīties citi cilvēki no citām vietām. Un es domāju, ka tad jau bija tā, ka daudzi kaut kur aizbrauca, aizceļoja, parādījās, kā jo Eiropā jau viņa aptuveni vienā laikā parādījās, varbūt Īrijā pirmajā vienkārši bija, un tad uz Latviju. Es atnesu, bet pēc tam no citiem kaut kādiem sorsiem atkal arī nāca. Un tagad jau ir sociālais laiks, Instagrams un tā, un tas jau ātri eksploatās. Tas, kas ir modē, Kavaisalās, tas ir drīz arī Latvijā. Tā jau sanāk. Jā. Jo, ja mums nebūtu šie gadžeti, mēs jau tā, protams, tik ātri varbūt netvērtu. Tā ir Instagrams, tā kā mēs jau esam tajā ūdensvīra laikmetā, un tas ir tehnoloģija laikmets. Un tu esi ūdensvīrs. Tā kā mēs esam cilvēki un tādā laikmetā, kur mēs attīstamies visstraujāk tagad. Tāpēc, man liekas, pārāk strauji. Tas nav divine timing, dieviņš viņa ko dara, bet ja godīgi bišķiņ par mākslīgo intelektu, man bišķiņ besīgi, kā viņš mindfucko ar mūsu prātu, jo es vairs nevaru izšķirot, kurš ir viņa radīts saturs un kurš vairs nav, jo es it kā atšķiru vēl, bet piedod atvaino, man meitiņai ir pavilciens Justin Bieber dziesmu Baby, ja? Baby. Jā. Un nākošais video, ka viņš iesaka, ir tur kaut kas par Jēzu vai ko tur. Es saprotu, Bībers. Kad tur ir, viņam arī tā garīgā, viņš arī ir ritīgs lightworkers, Bībers. Justin Bībers? Jā, nav? Es nezinu neko daudz par to, es tikai zinu to, ka viņš iespējams ir tieši otrādi pārdevis sevi. Jā, bet īstenībā viņu kā gaismu, bet man liekas, viņā ir tik daudz tā gaisma, ka vienkārši tā tumsa viņu mēģināja un ievest nepareizā.
Bet viņš iet cauri laikam to kristietības fīču prizmu, bet tik un tā viņš to vienotības apziņu. Viņā, man liekas, ļoti daudz. Ja es kļūdos, piedod Bieber, bet nopietni. Un ir tāda aizkustinoša dziesma par dieviņu, kā viņš ļoti emocionāli un tā. Viņš tur sākumā vēl raud, man ir atvērts egocentrs, es uzreiz paķeru tās emocijas. Tev arī atvērts, pēc cilvēka dizaina atvērts egocentrs. Man uzreiz acīs asaras, un es klausos to dziesmu, pats skaisti dziesmu. Izrādās to mākslīgais intelekts, uztaisīs, to nav Bībers, uztaisīs viņam skatījumu 7 miljoni. Tur viss ir no Bībers dzīves kadrs salikt. Aizkustinoši, tā kā emocionāls. Tu nevar pateikt, ka tas nav cilvēku radīts. Un es viņu klausos, un es tā... Un es te jūtu kaut ko, bet tas nav īsti. Bet tu varbūt ceļ, ka tās atmiņas no viņa dzīves, tā kā to viņa... Nekādas atmiņas nav no viņa dzīves. Nē, jo tas ir tas jaunā prizma, kur ka viņš nav vairs popmūzika, bet viņš jau ir tā kā bišķiņu jau uz garīgo virzienu aiziet. Reāli dzied. Bet beigās kāds vienkārši, plīzes uztaisīja dziesmu, kur Justin balss ir. Un šitā es esmu aplausies ar Joe Dispenza meditācijām YouTube, es klausos, labi, jāpērk jau uzreiz no avota mājaslapas, bet, mēs jau zinām, ka mēs mēdzam paņemt arī, bezmaksas saturs. Un es klausos, wow. Un palas komentārus, atkal nav. Un vienkārši, ka tava balsi var... Bet zini kā, kāpēc, lai tāds būtu kaut kas slikts, ja jau tu sajūti to transformāciju? Ja tas nav viņš, un tu viņu klausies, bet ja tu tāpat jūti, ka tas, ko tu saņem, ir kaut kas labs tevai dvēselē izaugsmē. Jā, bet iedomājies. Tā kā varbūt mākslīgais intelekts ir kaut kāds nākamais solis, kas būs tāda daļa, ar ko mēs iedarbosimies un kas mums palīdzēs. Es nezinu, man ir grūti bišķiņ saprast, jo tur jau vairs nav, jo tas ir mākslīgs, tas nav pat tas cilvēks, tā nav tā cilvēka vibrācija. Jā, tas tādā ziņā jā, bet mākslīgais intelekts beigās nevar būt nekas, kas ir ārpus mums, jo mēs jau viņu radījām. Jā. Viņš visu apkopo no katra cilvēka tā kā kopējā lauka, visu, kas mēs esam. Jā, jo viņi vienkārši... Tas ir tā kā viens... Jā, jo man liekas, viņi uztaisīja ritīgi izpētīt cilvēku. Caur Facebook un Instagram. Uztaisīja biorobotu. Uz ko cilvēki jūt, ko viņi nejūt, kas viņu patīk, kas nepatīk, kas izraisa emocijas, kas neizraisa emocijas. Man vēl jautājums, kas ir reāli, jo viņi radās 2020. gadā Covid laikā. Tā kā, kur ir tas good un kur ir tas bad tur iekšā, jo mēs esam dualitātē. Tas nav droši vien neutralitātes 5D instruments. Jā. Tur tāda dziļitāte, varētu dziļi iet. Es kaut kā mēģinu neieiet tajā, is it good or bad, vai tas labs vai slikts, bet vienkārši tā, ja viņš man palīdz kaut kur, es viņu izmantoju, es viņam pasaku, es poši, cool, mēs varam tā kā sadarboties, sastrādāties, bet, tā kā tas neliek. Jā, ChatGPT man patīk. Es no tās aplikācijas visātrāk iemācos, es varu iziet kursus par cilvēku dizainu, bet bam, nepielēc. Paņem ChatGPT, es redzu, tur ir struktūra, tur ir pateikts, un man viss skaidrs. Jā, es vairāk arī ChatGPT tieši vēroju. Jā, bet tad, kad tu vienkārši vakarā atslābinies, es tagad Joe Dispenza paklausīšos pirms miega. Un tā es nedaru, es vienkārši tā. Tāpēc, ka ir nogrums un ir jau 12 naktī, kad Ulla aizmieg un tā. Un tu klausies, un izrādās, tas pat nav Joe Dispenza, ko tu klausies. Tas ir vienkārši robots, ko tu klausies. Bet kā tu jūties, kad tu klausies to meditāciju? Tāpēc, ka tad, kad es domāju, tas ir tā kā būt ar karmisko vai narcistisku personāžu. Tu domā, ka tu esi kopā ar brīnišķīgu cilvēku un viss ir kārtībā, un viss, ko viņš saka, ir patiesība. Un tad, kad tu uzzini, ka tā nav, kā tu jūties? Tas ir tavs prāts, kurš tev iedod tā kā reasoning, kas tad tas bija. Bet tajā brīdī, kad tu klausies, tie jau bija šeit tagadnē. Tas bija kāds, kas tev vienkārši vadīja. Tev pašai sevi ieiet pie tā dziļuma un tā kā satikties ar to savu dziļumu. Bet tas jau nav, kad viņš tev kaut ko iedod, bet viņš tev vienkārši atgādina, kas tu esi. Un ja tev arī... Jā, bet tajā laikā varbūt, ja man nebūtu vajadzīgi visi šitie prāta mežģi, tad jau varbūt es varu neizslēgt to Joe Dispenza robotu, vienkārši klausīties sevi, es varēju pasēdēt. Jā, var arī. Un tad ir tāds, te būtu organiski, tagad es paņēmu mākslīgi. Jā. Nevajag vienkārši. Secinājums, nelasiet komentārus.
Jā, vienkārši nelasēt, jā, tur būs. Bet savu lielam mēs satikāmies tāpēc, lai mēs vizītkārtu par tevi uztaisīt. Mums šajā podkastā runājies vairāk, bet, labi, te ir diskusijas sarunas, dvēseliskas sarunas, jā, te jau nav te nav intervijas, te ir dvēseliskas sarunas. Bet tā doma bija par to stāstu. Tu esi 2 bērnu mamma, kas ir, oh my God, jo tu esi ziņa. Tu atbrauc, tātad īrija, tu satiksi savu soulmate, bet tu atbrauc šeit jau atpakaļ. Atbrauc viena. Viena. Jā. Atbrauc viena. Kaut kā tas tā notika. Es vienkārši sajūtu impulsu īrijā dzīvojot vienā dienā, ka man ir jāpērk viena virziena biļete atpakaļ uz Latviju. Nezinu, kāpēc. Pat nerunājot ar savu draugu tajā laikā, ko es varbūt neiesaku darīt tagad savas apziņas stāvokli, tā kā, kad labāk tomēr izrunāt tās lietas, bet es vienkārši to izdarīju. Nopirku vienā dienā to biļeti. Es viņam pateicu, ka man bija impulss sajūta, ka viņam jābrauc atpakaļ. Un viņam nebija sajūta, ka viņam jābrauc atpakaļ tā kā uz Latviju. Viņam bija sajūta, ka viņam vēl ir jāpaliek tur. Un tad kaut kā es domāju, ka viņš atbrauks tur pēc mēneša, 2, 3. Jūs nebijāt izšķīrušies. Tev vienkārši bija vilkme, ko tu tajā laikā nezināji par vilkmēm, ka tev ir tāda impulsīva sajūta. Un es tā izbraucu, un tad es gaidīju viņu 1. mēnesi, 2. mēnesi, 3. mēnesi, un tā arī viņš tā kā neatbrauca, un kaut kā mēs vienkārši mazāk un mazāk sazvanījāmies, sarunājāmies. Likās tās, sarunas tāds ļoti pliekans, tur nav kaut kāds connections vairāk, it kā, kā tev iet kā pagāja diena, un tas arī viss, tur nav nekāds dziļums vairs, un es kaut kā jūtu, ka mēs tā kā atšķināmies enerģētiski, mūsu chapters, tas mūsu laiks kopā, tie 7 gadi, tas ir vesels cikls, vai ne? Ka mēs esam izgājuši gan vai visu to, ka mums bija jāiziet cauri, un tagad sākas kaut kas jauns. Un tas vispār ar viņam man bija pirmās attiecības, un viņš man bija pirmais visā, un es vispār tā kā man nebija nekāda pieredze, nekas arī nevienu citu. Un es kaut kā vienkārši sajūtu, ka man arī gribās piedzīvot to brīvības sajūtu, kad es tā kā jūtos, ka man dvēsele velk uz tādu brīvu izpausmi, vienkārši būt brīvai kā dvēselē, lidot tā, ka es varētu sākt raudāt no tās sajūtas, vienkārši iztēloties, kā tas ir, kad man nav attiecības. Jo es nezināju, kāds ir 7 gadus, no 15 gadu vecuma bija attiecībās ar viņu. Un tad es sazvanījos ar viņu Zoomā, vai kur mēs tur kodā video zvanā, un es pateicu viņam, kad es jūtu, ka ka mums ir beidzies šis chapters un ka mums ir jāiet katram savu ceļu tālāk, un mēs tur braudājām, skatoties kamerā, bet abiem bija tāds, it's what. Forši tā abi atlaida. Jā, ka mēs abi tā jūtām, ka tā ir jānotiek, bet, protams, bija ļoti sāpīgi. Un mēs tā kā tik ļoti bijām sauguši kopā. Bet, beigās es tā kā izšķīros, un mēs izšķīrāmies, un es sajūtu tādu riktīgu brīvības sajūtu sevī, man uznāca jauna iedvesma, un es tur sāku taisīt tos kakao aplis Latvijā, visādos festivālos braucu, tāds foršs cilvēks satiku, jo man Latvijā tajā laikā neviens nebija tāds garīgā ceļā draugs, ko es esmu satikusi, jo iepriekšējie draugi bija tikai no vidusskolas, kur bija pilnīgi citās vibrācijās, pilnīgi citi cilvēki. Arī es biju pilnīgi cits cilvēks. Un tad es sāku iet uz tādiem festivāliem, tur satiku jaunus cilvēkus, un tiešām tādu soul family cilvēku, kas man joprojām ir dzīvē, draugi ļoti tuvi. Un tad tur es arī sapazinos ar savu nākamo draugu, ar ko es biju kopā, un tas bija mans meitiņas tētis. Un tā kā mums tās attiecības neilgi, ļoti ilgi. Mēs bijām kopā. Bet tu ar viņu iepazinies tādās spirituālos pasākumos, jā? Es viņu iepazinos festivālā, Jāņu festivālā, bet tas bija tā kā Summer Solstice festivāls. Tāds kā vasaras saulgriežu festivāls tādā garīgākā vidē. Un es atceros to vīzijā, kā viņš izskatījās. Viņš spēlēja ukulēli, un viņam bija tāda hūta galvā, tāds hipija krekls. Un vienkārši man bija tāds, wow, es riktīgi sajūtu tādu vilkni pret viņu ļoti tādu, ka man riktīgi tieši tāda tipa vīrietis, un bija tas, kas man ļoti tajā laikā rezonēja. Un kaut kā viņš atnāca uz mani kakao ceremoniju, ko es tajā festivālā novadīju. Un tad mums bija tas moments, ka mēs sēdējām viens otram pretī, aplī, bet tā kā tieši pretī. Un vienkārši vienā brīdī es paceļu acis, un viņš paceļ acis, un mēs saskatāmies, un mums tā kā tas skatiens ir kaut kādu pusminūti, tā vienkārši viens otrā skatāmies, un kaut kas tur notika. Kaut kas tā kā bija tāds dziļš ļoti, bez vārdiem. Un kaut kā pēc tā brīža, mēs sākām biežāk tikties, atkal citās festivālos un tā, un tad kaut kā tās attiecības aizsākās, un bija tāda sajūta, ka esmu atradusi atkal tur savu soulmate, ar ko es ceļošu apkārt pasaulē, kā Sam Garretts un Luna, un mēs tur taisīsim kakao ceremonijas, viņš arī DJs, bija viņš mūziku spēlē, tādu organic, tādu medicine music, un kaut kā
ļoti bija tādas visādas vīzijas par to, kāda tā nākotne būs un tā. Bet jā, tad sāka nākt uz āru. Mēnesi vēlāk aptuveni nebija pat ilgs laiks. Mēnesi vēlāk. Jā, sāka jau būt tādas, tādas situācijas, kad jūti, ka berzējās kaut kas. Tajā enerģija nav vairs tāda viegla, plūstoša tā enerģija esot kopā, bet tā, ka kaut kas visu laiku notiek. Mums bija pirmais pārgājiens, mēs aizgājām divas dienas pārgājienā no Tēsīm līdz Valmierai ar kājām caur Gaujas Nacionālo parku. Un tad tur mums bija tā, ka es domāju, kas te vispār notiek, kur es vispār esmu iepinusies. Tā, ka es nesapratu, kā vispār tā var būt. Tā kā tikko man likās, ka es esmu satikusi tādu cilvēku, un tagad mēs vienkārši tā enerģija, tur pat nebija tā, ka kaut kas ir jāsaka. Tu jau vari klusēt, bet tu jūties, ka nevis spārni izplešās, bet tu saraujies. Jā, es zinu to enerģiju. Tā kā vienkārši tik nesaprotam, kā tā vispār var būt. Bet ar prātu jau tu mēģini. Jā, un pēc tam mēs tā kā nonācām Valmierā, mēs iekāpām autobusā, braucām atpakaļ un klusējām, vispār nerunājām. Tā kā ļoti dīvaini. Es zinu šo sajūtu, viņa ir tik smaga. Viņa ir ritīgi smaga. Tikko es iemīlējos, un tā, bet nevar būt, taču varbūt tā viena reize tāda, tā. Un tad viņš man pateica, autobusēm piedod, es zinu, ka es neparādīju tā kā savas labākās krāsas, man tas tā un tā gadījās. Es sapratīšu, ka tu negribēsi vairs turpināt attiecības, tā kā, viss ok. Tā, viņš man pateica ar tādu apzināšanos, ko viņš ir izdarījis arī, kā tā visa situācija tur aizgāja. Un es, protams, man tās, taču viss kārtībā. Kas varbūt skaistāk par apzināt vīrieti? Jā, viss taču ir kārtībā, es taču esmu saprotoša, visiem tā gadās un tā kā, iesim tālāk. Mīļie, empāti. Un tā mēs ejam tālāk, jā. Un tad, pāris mēnešus vēlāk, decembris, tas pārgājiens bija septembrī, un tad decembrī mums bija tāds jau zemākais punkts attiecībās, jo no tā septembra Tu biji jau stāvoklī? Vēl nē, es paliku stāvoklī janvārī. Bet decembrī bija zemākais punkts, kad es jau biju tādā dziļā depresijā iegājis iekšā, kad man likās, ka es nekad mūžā tādā stāvoklī neesmu bijusi. Un man tiešām negribējās vairs dzīvot dēļ tā, kā es jutos katru dienu, pieceļoties. Ļoti ātri. Ļoti ātri. Un tas bija tāds vienkārši iemeta man tādā bedrē. Tu gāji pēc brīvības un dabūji otru? Jā, tas bija gadu vēlāk pēc manām attiecībām, kad man izbeidzās ar manu draugu iepriekšējā, tad gadu vēlāk. Un kā tu jūties ar to soulmate? Lai to atšķirību jūs brīva, tu varēji lidot, piedzīvot. Jā, tas bija pilnīgi cits kaut kas. Tā kā ar to iepriekšējo draugu 7 gadus es jūtos, ka es esmu savienota tādā dvēseliskā līmenī, kad pat tagad, lai arī mēs esam 3-4 kilometru attālumā, 4000 kilometru attālumā, un mums katram sava dzīve, mēs neesam runājuši tur gadiem ilgi, es vienkārši zinu, ka dvēseliski mēs vienmēr būsim savienoti. Tad, kad es aiziešu atpakaļ uz savām mājām debesīs, tad es zinu, ka es viņu satikšu, un ka tur būs pilnīgi cita tā enerģija. Tāpēc, ka es vienkārši jūtu to mīlestību, kas iet cauri visam. Un man nav viņš jāstiek, man nav viņa jārunā, vienkārši tā ir tāda māju sajūta. Jā, es zinu, to sajūtu. Arī to sajūtu es zinu. Jā. Un tad ar šo iepriekšēju meitas tēti bija tā, ka es biju tajā depresijā iekāpus, un es pirms tam nezināju, ko tas nozīmē, kad cilvēks negrib dzīvot. Es nezināju, un man parādīja dzīve, kā tas ir, ka tu esi tādā momentā, tādā punktā savā dzīvē. Un es sapratu, ka es katru dienu ceļos, eju uz darbu, un es raudu. Es sēžu pie galda, un es raudu. Es braucu mašīnā, es raudu. Man vienkārši visu laiku ir tāda tik smags stāvoklis, ka es nesaprotu, kas ar mani vispār notiek. Kā var tā dzīvot, kā var tā justies? Un sapratu, nē, es tā kā negribu tā dzīvot. Es neparakstos uz šo. Un es vienkārši izdomāju vienā dienā šķiršos. Es viņam pateicu visu, tā kā es nevaru vairs šādi turpināt. Es negribu vairs šīs attiecības. Mēs izšķīrāmies, izgājām cauri arī, bišķiņ tādam, tā kā viņam bija ļoti smags tas periods, kad es viņam pateicu, jo viņš arī veselības ziņā nejūtās labi tajā laikā. Bet es vienkārši nevarēju vairs pavilkt to visu. Man tiešām bija pārāk smagi. Man likās, ja es neizdarīšu to izvēli, tad tu nomirsti. Es nezinu, kas man tālāk notiks. Un tad nākamajā dienā es uztaisīju testu, un es uzzināju, ka esmu stāvoklī. Šeit mums sakrīt atkal viena pieredze. Līdzīgi. Jā, tā. Un tad es domāju, es atceros, pirms es taisīju to testu, es sev pateicu, ieskaties spogulī sev acīs un pateicu, jā, būs pozitīvs. Es iešu atpakaļ pie viņa un mēģināšu šīs attiecības glābt. Ja būs negatīvs, es eju prom, ceļos spārnos un lidoju tālāk tā kā savā ceļā, tur, kur man jābūt. Un tas bija pozitīvs.
kā es sev apsolīju, nākamajā dienā satikāmies, visi viņam izstāstīja, un mēs izdomājām saiet atpakaļ kopā, jo manā tā kā uztverē nebija iespējams. Es pat nebija tādu domu pieļāvis, ka es varētu būt viena pati mamma. Es taču iztēlojos dzīvot tur Havaju salās ar savu vīrieti, bērni tur laimīgi ģimene. Es teicu, kas modē Havaju salā drīz ir Latvija. Jā, tā, kad vienkārši es tā kā redzēju to savu augstāko potenciālu, es nevarēju iedomāties, kā tas ir, ka man nebūs tāda dzīve, kā visi tur rāda. Satunēs, bet tu nāc no šķirtas ģimenes vai ne? Nē, mamma teica dzīvo kopā vēl joprojām. Jā, un man vienkārši tā bija tāda arī katru reizi, kad man bija dzimšanas diena, kas bija mazs bērns, es vienmēr ievēlējos vēlēšanos, lai es būtu kopā ar savu vīru, un mums būtu laimīga ģimene, un tā bija man vēlēšanās katru reizi. Vēl viena nianse, tev mēnesis bija vēzī. Jā. Mana mēnesis vēzī. Vēzis ir ģimeniskums. Ģimenes cilvēks, jā. Nu, vāt, un tad, tad mēs sākām tās attiecības atkal, un pagāja kaut kāds mēnesis, 2 nedēļas, un atkal bija tāds vēl dziļāks drops, tā, ka riktīgā vedrē, un sapratām, ka nebūs. Bet viņš tev kaut ko pārmet, vai tā ir tīra enerģija, kurai tu jūties blakus smagi? Vai bija arī kaut kādi emocionāli uzbrukumi par kaut kādu kontroli, greizsirdība? Jā. Tā kā visas tās lietas, enerģētiski, es pat neteiktu, ka tik ļoti enerģētiski, bet arī bija daudz tādas vienkārši verbālas lietas, kā pieņemsim tur, nezinu, viņš kaut ko pasaka, es kaut ko atbildu atpakaļ, kā es domāju, un viņš to uztver personīgi, jo viņam šķiet, ka es neticu viņa vīrišķīgumam, tam, ka viņš zina, un ka es viņu tā kā mēģinu, ka es viņam neusticos līdz galam tam, ko viņš saka. Un viņam bija tāda sajūta visu laiku, ka viņš jutās insecure. Nav tāda connection, vienkārši nav vispār vai ne iespējams tev izstāstīt savu patiesību, nejūtoties par to pat vainīgi, ka tu domā tā, kā tu domā, un tas nav uzbrukums, tā ir saruna. Jā, tieši un jo tu vairāk mēģini runāt, jo viss kļūst sarežģītāk. Jā, jo vienkārši viņam bija tās iekšējās bērnības traumas, viņam arī ļoti, ļoti smagas pieredzes no bērnības nāca, un tad sanāk, ka viņš ļoti uztver to, ka es vienmēr viņam esmu, kas viņam uzbruku kaut kā, ja viņa vīrišķīgumam, ja es esmu savā spēkā. Un tad man tā kā vajadzēja būt tādai sievietei, kura pakļaujās. Un tikai tad tā kā viss būtu ok. Bet es nevaru tā dzīvot, jo es zinu, ka man ir arī sava balss, un es esmu šeit, lai arī izpaustu sevi tā, kā es jūtu. Un tad kaut kā vienmēr bija tādi momenti, ka cīņas tāda enerģija. Kā cīņas enerģija. Protams, es arī esmu ar to savu strādājis sievišķo aspektu tagad par šiem gadiem un sapratu, ko vispār nozīmē būt sievietei un tā, jo tā kā tad arī es biju vēl jaunāka, tas jau bija pirms 4 gadiem. Tici man, 27 gados domāju, ka viņš savādāk, un 40 gados sieviete būs vēl cits līmenis, kas ir, tā kā. Tā kaut kā tagad mēs tā arī beidzām tas attiecības tajā laikā, un tad, beidzāt attiecības tajā laikā, tā kā beidzāt, un tu biji viena pati stāvoklī? Es biju viena pati stāvoklī, jā, mums bija pat tā vasarā 1 mēnesis, ka mēs vispār nesatikāmies pilnībā necik, un es biju stāvoklī, bet es biju tik laimīga. Es vienkārši braucu, tur satikos ar savām draudzenēm, mums bija sieviešu apļi, mums bija kakao ceremonijas, mums bija Blessing Way, Mother's Blessing Way. Zini, kas tas ir? Ka tā kā sieviete iesvēta pirms dzemdībām. Jā. Visādi self-care rituāliņus uztaisa un tā tur matus un aplazno vēderu. To tad arī ar otru bērniņu. Jā, tas ir tāds rituāliņš, ko es piekopu, jā. Bet satanēs, kā ir sievietei, kura palika pus pirmo reizi stāvoklī ar bērnu, kurai tā ģimene, tas nodoms veidot ģimeni, tomēr neiet vēlamo virzienu, un tev sanāk savā ziņā ieņemt arī vīriešu lomu finansiāli. Vai tu jūties droši un stabili, jo, cik es saprotu, tev ir bonus tas, kad ar to, ka tu esi gudra, kā mēs noskaidrojam, ka tev ir arī materiālā labklājība. Tādā ziņā tu neesi, kā ļoti daudz sievietes vienkārši, kas ir gājuši vīriešiem, blakus vīrietim, bet nav to materiālo bagāžu uztaisījuši, un tad pieņemt lēmumu šķirties ir gandrīz vai neiespējami, jo tev nekā bekā nav. Jā, es to saprotu, jā. Bet tev ir bišķiņ cits stāsts, jo tu esi neatkarīga savā ziņā finansiāli, vai ne? Tajā laikā ar pirmo bērniņu man nebija tik ļoti tāda neatkarība finansiālā, kā tagad jau viņa ir uzbūvēta, bet tajā laikā tāpat es nezinu, kaut kā man dzīve vienmēr visu iedod, ko man vajag. Un viņa ir atvērtais egocentrs, tas nozīmē, ka uz naudu pēc cilvēka dizaina ir jāatslāpst, nav jāiespringst. Tā kā tev pēc būtības nauda var nebūt
kaut kam, bet viņi var pēkšņi uzrasties, ne? Nu, pa visādiem ceļiem. Jā, nu, tā kā es nezinu, kaut kā vienmēr viss notiek tā, kā jānotiek, jā. Bet tas radīja kaut kādu papildus spriedzi tevī, vai nē? Spriedzi? Jā, nu, ka tu esi viena pati, palikusi bez bērna tēva, principā, un tev ir jānodrošina bērnam visu dzīves vieta, nezinu, tu dzīvoji atsevišķi vai tie vecākiem? Jā. Man vienkārši bija, mums ir ģimenes dzīvoklis, tā kā es dzīvoju tur. Tā kā man nebija tur jāmaksā atsevišķo par īri vai tikai komunālajiem maksājumiem, tā kā tādā ziņā man tur bišķiņ mazāk bija tā summa tajā laikā jāmaksā mēnesīgu izdevumi. Un otra lieta, ka tajā laikā uz to bērna tēvas vispār finansiāli nevarēja paļauties, tāpēc, ka viņam pašam bija situācija tāda, kur viņš nevarēja strādāt. Un tāpēc, es vispār nevarēju paļauties. Un tāpēc arī man nebija nekāda tāda sajūta, es tagad palikšu viena, jo viņš man teorētiski neko nedeva, nekādu pienesumu tādu, ka es justu, ka es te kaut ko pazaudēšu, vai man būs grūtāk, vai vēl kaut kā. Saprāt? Nu, tu jau zināji, ka tu esi vienkārši viena, un tev būs bērniņš, ko rūpēties. Bet tu jūties arī apdraudēta. Tu jau strādāji to darbu, ko tu tagad dari? Es tajā laikā biju uzsākusi network marketing biznesu ar Kangen ūdeni. Es biju Kangen ūdens distribūtore, un tad es jau tā kā paralēli bišķiņ pelnīju. Nu, kas ir Kangen ūdens? Jo tu ātri pasaki, cik varbūt nemaz nezinu. Kangen ūdens, tas ir ionizators, kas ionizē tavu ūdeni. Tātad tas nav filtrs, bet tas ir ionizators, kas caur elektrības palīdzību padara to ūdeni dzīvu. Viņš tā kā aktivizē tās molekulas, un viņš paliek dzīvs. Nu, tā kā tu no pilsētas centrālās dzer ķipa avotu ūdeni? Jā, tas vispār. Tur viņš ir pilnīgā nedzīves ūdens. Ir kā speciāli tādas rīki, ko var pārbaudīt vispār to pH līmeni, var pārbaudīt arī ORP rādītāji, kas ir Oxidation Reduction Potential. Un tad, pieņemsim, ja paskatās krāna ūdeni, tad pārsvarā viņam ir kaut kādā plus 100. Un tas nozīmē, ka viņš ir oksidējošs, viņš oksidē tev ķermeni. Dzerot to krāna ūdeni, tu patiesībā noveco kaut kādā ziņā ātrāk. Bet dzerot Kangen ūdeni, viņam ir mīnus 800. Tāpēc viņi tik jauni izstāsta. Viņš tā kā palīdz nenovecot, palīdz visām šūnām pēc iespējas tīrākām uzturēties, jo tā ir sārmaināka vide. Un tad, to var salīdzināt ar ēdot, melanas arī tas pats ķermenis atjaunojās ēdot. Dzerot zaļo tēju vai citronu, tādus ēdienus, tur arī tas ORP ir zemāks, kā mīnusā. Un tad, kad viņš ir mīnusā, tad tas ir labāk ķermenim. Un tas bija tas, ko tu paralēli darīji, jā? Jā, es paralēli to darīju, es pārdevu šos ionizatorus, un tad man arī ienāca ekstra kaut kāds ienākums, jā. Un tas man īstenībā iedeva tādu drošības sajūtu kaut kādā ziņā, ja salīdzinu ar to, ka es biju viena, un tad es arī uzsāku savu biznesu nedaudz pirms es paliku stāvoklī. Bet tev oficiāls darbs bija, tā kā dekrēt naudas un tādas visādi pasākumi? Man bija tāds neliels tāds darbiņš, ko es pirms tam biju darījis, jā, bet tur bija ļoti, ļoti maz minimālais ienākums, kāds es varēju ienākt, tāpēc man bija kaut ko papildus jādara. Tā kā dekrēt nauda, tev principā bija tā minimālā valsts nauda, uz to tu nevarēji tā kā baigi. Jā, tas bija tā pavisam. Jo tev nebaidīja tas, ka tu esi māma ar jaunu bērniņu un tagad tu nevari iet strādāt? Tā kā tu... Jā, tāpēc es tā kā taisīju, man bija tas kakao ceremonijas paralēli, ko es taisīju, rīkoju privātās publiskās, tad man bija tas Kangen ūdens biznes. Un tā kā man bija tādi freelance darbiņi, ko es darīju paralēli, tas man ļoti palīdzēja, jā. Jo tad, kad mēs esam mammas, es nezinu, kā tev, tu uzlādējies, tu uzkrāji spēkus jaunam izrāvienam, vai tu jūti, ka tev bišķiņi iet mīnusā? Es teiktu, ka tieši otrādi man bija vairāk enerģijas. Tev bija vairāk enerģijas, ka tu rūpējies vien pat par bērnu. Tāpēc, kad man nevajadzēja iet uz kaut kādu 9-to-5 darbu, un tur, kur es eju uz 9-to-5, kas man nepatīk, tas reiz atņem enerģiju. Bet tad, kad es esmu mammas, esmu mājās, labi, man ir bērniņš, es viņu rūpējos, es viņu mīlu, bet man ir laiks arī tur jogai no rīta, vai kakao, vai aizbraukt kaut kur pie dabas, vai kā draudzeni satikt. Tas viss man visu laiku deva enerģiju, kā jau ģenerātori. Un arī vēl tas, ka tu neesi vairs miedarbībā ar tāda veida, bet cik es saprotu, tās attiecības viņas joprojām kaut kur... Jā, tā kā viņš jau vēl projām, protams, satiek bērnu, nav tā, ka viņš vispār nav mūsu dzīvē, viņš satiek bērnu regulāri, bet vienkārši mums pašiem nav vispār nekāda komunikācija. Tagad nav nekāda, bet visu šos 3 gadus kopš meita ir piedzimusi, mēs esam tādiem kalniem. Vienmēr sakot, tev nav svešas sistēmas lieta, kā kārtot attiecības, kas ir tiesas un tādi visādi pasākumi, kas ir nebeidzams pasākums. Jā, tur
Nē, tajā tēmā neiesim, bet vienkārši, lai saprotu, kad ir tās enerģijas tādas, kad, ir enerģijas, kas tev neļaus būt brīvai. Jā, tas ir ļoti interesants stāsts, jo es nekad dzīvē nebūtu domājis, ka man būs jāiet tiesas ceļš. Es domāju, ka es varēšu visu komunikāciju, apzinātību, kā izrunāt, viss taču būs kārtībā, visu mēs varam izdarīt, bet dzīve parādīja to, ka nevar visu izdarīt tikai ar komunikāciju, ka reizēm ir jāpaņem arī šie 3D rīki, instrumenti, ar kuriem kārtot lietas, jo citādāk to nevar izdarīt. Citādāk kāp virsū. Ar to varētu teikt, ka ar ļoti ievainotu cilvēku, kurš neatzīst sevī šīs ievainotās lietas, ir ļoti grūti vispār kaut ko izrunāt, sarunāt, vai ne? Ja viņā ieslēdzās tas ego cīņa, mans, vai es pat nezinu, par ko viņi cīnās, godīgi. Pieņemsim, viņam bija lielākās bailes tādas, ka es viņam atņemšu bērnu, lai gan man nekad mūžā nebija tāds nodoms atņemt viņam bērnu, bet viņš to tā juta, viņš to tā interpretēja. Un viņam bija vienkārši tādas bailes. Tev nebija bail, ka viņš tev atņems bērnu? Viņš man tā teica, ka viņš man atņems bērnu. Jā. Tad, kad viņš jutās, ka es viņam atņemšu, tad viņš uzreiz apgriez to, ka es tev atņemšu. Jo man mamām tā ir viena no tādām bailēm, ka tev var atņemt bērnu. Jā, tā bija ļoti liela baile. Es arī tam izgāju cauri, bet beigās es sapratu, ka ieslēdzās vilceni. Tā ir vienkārši tā ir programma, tā kā baiļu programma, un es varu vai nu viņā ieiet un ļauties tām bailēm mani pārņemt, vai nu es varu vienkārši uzticēties, ka man neviens neatņems bērnu, es esmu mamma, lieliska mamma savai meitai, un tā kā, ja man arī atņemtu bērnu, beigās ar tām sakām par tām sakām būtu jāatbild pašam tēvam meitai. Saprot, kādu dienu viņam būs jāatbild, ja tas notiktu. Un es tā kā esmu pilnībā paļāvībā un uzticēšanās tādā sajūtā dzīvē, ka es zinu, ka es daru labāko, kas ir manās spējās, un man nav tāda sajūta, ka es tur sev vainoju, ka es esmu tur kaut kāda tāda. Es vienkārši zinu, ka es vienmēr daru visu pēc labākās sirdsapziņas, un tāpēc man ir tāda miera sajūta par to, lai kas notiktu. Jo tāpēc, ka tas līmenis, kādā mēs audzinām bērnus, viņš jau ir tāds apzinātības līmenis, viņš jau nav, bet ja mēs tur nedarām pēc grāmatas, kā tur pareizi, bet mēs vispār jau apzināmies, kas viņas ir. Pirmkārt, ka viņi nav mūsu īpašumi un viņas vispār jau ir dvēseles ar pilnīgi saviem. Man liekas, tā apziņa vien, ka tu tai bērnā redzi, ka tā ir dvēsele, un viņa varbūt ir viedāka, viņa ir ar jaunu update, viņa nav. Man liekas, tas kods, ka mēs viņas redzam, ir jau ļoti daudz. Ļoti daudz. Un, protams, arī viņas nāk pieredzēt savas pieredzes, kas ir jāatcerās, tad, kad mēs ejam cauri grūtībām, ka arī viņa grib kaut kādu daļu paņemt. Jā, noteikti. Bet tad tās attiecības tev izšūpojās, meitiņa tev ir, un tad, jo tev ir 2 bērniņi. Jā, tad dzīvē atkal bija jauni pagriezieni, un sanāk, ka 2 gadus vēlāk, aptuveni pēc meitas piedzimšanas, bišķi mazāk nekā 2 gadus vēlāk, es iepazinos ar savu nākamo draugu. Jā, un tas ir mana dēla tētis. Un tur bija tā, ka es arī savā dzīvē tajā laikā biju vienkārši ar atklāstām rokām, atklāstas sirdi, es biju savā augstākajā stāvoklī. Man tā kā viss plūda, es biju tik laimīga, tik pārpildīta ar tik labu enerģiju. Un viņš projektors ir kas. Jā, jo tu esi ģenerators, un ģeneratori ir ar atvērtu auru. Mēs esam tā kā apskaujoši, tā kā ietveroši, un ja mēs esam pēc vilkmes dzīvojam, tad vispār tā aura ir tāda paņemoša. Vienkārši pievāk visu kaut ko tā aura, jā. Un es atceros, kad es braucu mājās no darba, es strādāju pašā darbā. Tev meita jau gāja dārziņā, ja? Viņa tad bija pie manas mammas, mamma viņu pieskatīja. Tu pa dienām kaut kur strādāji, ja? Man bija tā, ka es 2 dienas no mājām strādāju un 3 dienas no ofisa. Un tas jau tas darbiņš, ko tu tagad dari? Tas ir tas... Jā, tā kā kindas vēl darbojos tajā, jā. Tas ir, tā ir, teiksim tā, es tur biju sākumā organiskā mārketinga direktore un tad tagad es tā kā... Direktore. Organiskā mārketinga vadītāja, teiksim tā, citos vārdos. Un tā kā tā ir tā lieta, ko es vēl projām nedaudz daru arī paralēli. Un tad es vēl pārgāju tā kā pārdošanas
pārdošanas speciālists. Bet pie tā paša čaļa. Jā, pie tā paša. Tas čalis ir tas, kurš man visu laiku mentās reklāmā YouTube. Niks Jansons, ja jūs zinat, viņš ir tāds ļoti aktīvs runātājs YouTube reklāmā, bet viņš strādā ar... Viņa pieder mārketinga aģentūru. Jā, bet tas arī mazliet komisks, jo viņam ir saknes Saldus rajonā. Tā kā viņam arī, es viņu nepazīstu, bet, skaidrs, ka es... Jā, kalnos, ne jau fiziskos, vietu sauc Saldu kalnu, bet jā, viņš ļoti tāds, novatoris, tāds enerģisks tipiņš, kad varētu būt. Viņam vienkārši mūžīgā enerģijas jā. Kā viņš var, jo nezinu. Un tu strādā pie viņa, vai ne? Jā. Un no mājām šobrīd arī. Bišķiņ tā kā nedaudz kaut ko palīdzu, jā. Bet, vairāk es tā kā, mans galvenais darbs ir būt par mammu. Šobrīd bērniņš ir pie tēta, bet tā... Kamēr mēs šo ierakstam, pirmo reizi bērniņš ir bez mammas tik ilgu laiku, jā? 3 mēnešu vecs bērniņš, kurš zīž krūts tomēr. Jā, bet tur viss ir... Jā, pašlaik vēl nav zvans bijis. Bet tātad tu satiki sava dēliņa tēti. Jā, un es biju tiešām tajā augstākajā savā enerģijas punktā, un tad bija tā, ka, es viņu satiku, tur arī... Neiešu baigi dziļi tajās detaļās, bet sanāca tā, ka mēs satikāmies pirmo reizi, un mēs pirmo reizi satiekoties pavadījām 7 stundas kopā, runājoties, staigājoties pa pilsētu, tā kā dziļi iepazīstoties, un tiešām bija tāda sajūta, ka man ļoti patīk šis vīrietis, viņam ir tāda forša enerģija, viņš ļoti gudrs, ļoti vietas, tur visu kaut ko stāst, un tā, mēs tur forši tā sakonektējāmies, un tad kaut kā, es pat nedomāju par to, vai man tur būs attiecības vai nē, vienkārši tas bija pirmais vīrietis, ko es pēc tik ilga laika atkal satiku, pēc 2 gadu pauzes, un tad mēs bieži vien tikāmies, piemēram, pēc darba, tur izgājām pastaigāties, vai aizbraucām uz jūru, vai tur izbraucām, nezinu, ar mociju, vai tur kartingiem, visādas foršas tādas aktīvās lietas, viņš ir ļoti tāds aktīvs, viņam patīk kitesurfings, un visādi tur ūdens sporta veidi, un mēs visu laiku kaut ko darījām. Visu laiku bija tāda enerģija, ka tu kaut ko dari, un tā enerģija man kaut kā baigi ievilka. Zin kā ģenerators, man arī daudz enerģija ir, un es jūtos tik dzīva, darot tās fiziskās lietas. Es pirmo reizi tik daudz fiziskas lietas savā dzīvē darīju, kad es pirms tam vairāk tur gāju enerģētiski, ja meditēju, ceremonijas, viss tas pēc enerģētiskais darbs, un tad es beidzot tā kā sajūtos kā cilvēks, fiziski tu dzīvoji reāli uz zemes, tu pieredzēji, kustējies. Man kaut kā ļoti patika tas viss, un man likās, wow, forši tā dzīvot, un tā, bet tad, kad mēs pieskārāmies tādām garīgām tēmām, tur bija tāda nedaudz tā bērzena. Nebija tā, ka viņš man saprastu, jo viņam šķita, ka viņš jau ir izaudzis no tā visa. Tas bija tas, kā viņš to redzēja. Viņam liekas, ka garīgums ir kaut kas, no kā viņš ir izaudzis, ka tā ir lieta, no kā tu izaudzis. Nevis tā kā kaut kas, ko tu iekļauj savā dzīvē, bet kaut kas, kas ir tā kā zemāk. Jā, bet garīgumam, mēdz būt arī forma un kaut kādi var netieši stāmpi, kā iet to, kas ir spirituālais ego, kad mēs paņemam tur visu kaut ko, pat tie patērni, kā ir, ka mēs rādam zāru, ka mēs esam garīgs, un tas brīžiem ir kaitinoši, jo es sevī to esmu pamanījis. Tur kristālu laiks, tur, kad aiziet tādā bišķiņa koko džambo, kas ir tajā... Vai viņam bija kaitinoši? Nē, ka mēs esam mazliet no malas, kad es ar distanci uz sevi pastos, piemēram, laiks vegānisms. Tajā brīdī, kamēr tu esi iekšā, tev liekas, viss ir kārtībā. Pēc tam tu, Dievs, es biju pilnīgi fanātā. Es sapratu, un arī ar to spiritualitāti, New Age, kas ir tāds vilnis, kas nāk... Viņš ir bišķiņa radīts, viņš uznāk kā vilnis, un tad viņš noplūk. Viņš nav. Bet viņš ir arī bišķiņa radīts caur mēdījiem un Instagram. Tie patērni, tie spirituālā moda arī ir tāda, man liekas, lieta. Protams, tad, kad tu sēdi viens pats ar sevi meditācijā vai dziedinies un saslēdzies, un kad tu runā ar kādu, es meditācijā redzēju puķu un saproti, par ko ir runa. Piemēram, man tā ir cik lieta. Bet tad, kad tā ir tā ārējā forma, viņi var būt kaitinoši. Viņa var būt kaitinoša, īpaši, man liekas, vīrietim. Es nezinu, bet tā varētu būt, tā kā vienkārši bija tā, ka mēs tajā līmenī nevarējām sakonektēties. Mums bija fiziskais līmenis, mēs ļoti labi varējām miedarboties fiziskajā līmenī vislabāk. Tad bija tā kā mentālais, emocionālais līmenis. Tur tā dažreiz, dažreiz ne. Tas ir ļoti svarīgi. Beigās izrādās sievietei tas emocionāli. Un trešais ir tas garīgais, un tie garīgajā vispār nebija, bet bija, bija fiziskais ļoti stingrs, tāds stiprs. Un tad tajā emocionālajā sākumā, bet pēc tam jau uz beigām, es jūtu, ka vairs nav kaut kā tā kā, pieņemsim, beigās mūsu attiecības pēdējo mēnesi bija tādas, ka mēs nerunājām ne par ko citu, kā tikai par bērnu. Ko bērnam vajag, vai bērnam viss kārtībā, bērnam tur tas. Un tas arī viss.
vairs citas sarunas nebija. Nu, tā kā, ja nu vienīgi, es izgāju ārā, es tur ieraudzīju to, vai ārā smūgs laiks, vai Ko no veikala? Nu, jā, tā. Kas it kā, ko tad tu gribi, tikko bērniņš piedzims, un ko tas baigi, bet mēs sievietes esam, ļoti... Tieši tad arī vajag lielāku atbalstu. Ka tev saprot, ka tev ir rēdz, ka jūt, kam tu... Arī, kad mēs tikko dzemdējuši bērnus, tas jau tādā plaknē liekas, viņa piedzemdēja, reku, viņa dzīvo tālāk, bet nē, kas ar smalko ķermeni noticis, kas ir vispār, kur tu vēl esi? Jā, arī vispār fiziski ir tā, ka tad, kad mēs dzemdējam, mūsu tas laimes hormons, tas labais hormons, viņš ir pašā pīkā. Viņš ir visaugstākajā stāvoklī, ka liekas, wow, tu esi gatava dzemdībām, tev viss ir forši, tu tur esi tādā spēkā. Un tad, kad tu piedzemdē, viņš nokrīt šādi, uzreiz uz leju, vienkārši uzreiz. Un tad viņš lēnām ceļās atkal. Bet runājot, pieskarsimies arī bišķiņ, jo tev bija tā brīnišķīgā iespēja dzemdēt mājās, basēnā. Tu dzemdēji pa skaisto, tā teikt. Tu dzemdēji. Tu tiešām ir skaistas bildes un tā pieredze. Varbūt ir dažas nianses, ko tu varbūt, kas varbūt, kas bišķiņ citārā, vai ne? Bet tā pati pamatdoma tev izdevās pieredzēt. Jā, ļoti skaisti dzemdības. Jo man nekas no tām, man viss palika mašīnā somā, viss nodoms labais. Es ēteriskā plānā piedzemdēju, kā es gribēju, fiziskā vispār tā, kā es negribēju. Bet un arī, kur tas joks, jūs iepazināties, un kāpēc mēs iepazināmies, jo tu jau iepazinies, kur arī? Jelgava, Rīga, jā, tās bija divas pilsētas, ar kurām... Piedzemdēji tad tu Saldu? Jā. Un jums nekāds sakars nav ar Saldu? Jā, neviens nedzīvo Saldu, neviena radinieka. Un kā tu nokļuvi Saldu? Bija tā, ka mēs plānojām, mēs sākumā pirmo reizi ievācāmies kopā dzīvot Jūrmalā. Man ir vēl seja? Labi, jūs... Ļoti skaisti, saules apspīdēt. Mēs ievācāmies sākumā Jūrmalā, gadu nodzīvojam tur. Un tad mums bija sajūta, ka mēs gribam, kad bērniņš piedzims, kad būs tas laiks, tāds ģimenes laiks, vairāk, kad nebūs darbs man, un viņš arī strādā no mājām, ka mēs gribam kaut kur kādā mazpilsētiņā vairāk dzīvot. Un tad mums bija sajūta, ka mēs gribam skatīties uz visu Latviju, esam atvērti visai Latvijai, jo es varu strādāt no mājām, viņš var strādāt no mājām. Un tad viņš atrada dzīvokli Saldu, ko mēs atbraucam skatīties. Un, mēs atbraucām apskatīties. Jūs kāds bijāt bijuši Saldu iepriekš? Mēs vienu reizi bijām pēc Nika Jansona pasākuma, atbraukuši Saldu pastaigāties, mums ļoti patika. Okay. Un vēl joprojām Saldus man ir viena no manām mīļākajām pilsētām Latvijā. Es mīlu Saldus pilsētu. Interesanti, jo man tā. Tā ļoti sirdī tāda silta sajūta šeit būt, man ļoti patīk. Kurzeme vispār. Jā, un tad mēs atbraucām apskatīties to dzīvokli, un kaut kā vienkārši viss tā salikās perfekti, ka mēs dabujām tur to dzīvokli, mums tieši iedeva priekšroku, viss tur sakrita visādi. Tā kā es varēju arī pēdējo mēnesi darbā nostrādāt pilnībā no mājām, tad es strādāju Saldu no mājām, mēs tā kā tikām tur un pārvācāmies jau pavasarī. Un tā mēs tur nodzīvojām pusgadu gandrīz, un tad piedzima Kaito arī šeit, jā. Tajā dzīvoklī. Jā, vieta jums bija forši, turpat netālu Kalnsāts parks, kas ir, kur pastaigāt, uzreiz tā ērta vieta, forša māja, nebija tur piecstāvena. Ļoti forša vietiņa. Jā, tādā ziņā ritīgi. Tieši daba patīk, tas vairāk blakus bija, tas man bija tā kā tuvākais kaut kas man tajā lokācijā. Jo man bija draudzene, kur no brocēna, viņai viss brocēnos bija apnicis, viņa gribēja Saldu tieši tai mājā. Wow. Jā, viņa tieši gribēja tur, no visām. Bet viņa beigās salikās, viņa citur Saldu nopirka dzīvokli, jo viņa bija gatava pat īrēt tieši tajā mājā. Wow, jā. Un tad beigās tā māja pieskārās tā garām ejot man, jo mēs pat satikāmies ārpus. Jā, tu piedzemdēji. Tagad es saku, tavs dēliņš ir viens no retiem, kas ir dzimis Saldu, jo kādreiz Saldu reāli. Es esmu dzimusi Saldu slimnīcā, Saldu vairs nekādas dzemdības slimnīcā nepieņem. Slimnīca ir, bet es nezinu, cik vispār fiziski Saldu piedzimuši. Tagad tā pilsēta papīros jaundzimušo skaitā, tur būs daži vārdi tikai. Jā, tā varētu būt. Manai vecmātei ir karte, kur viņa pieņem aizdzemdības, viņai Saldu ir 3 tādas spraudītas, iespraustas. 3 aizdzemdības ir pieņemtas. Iedomājies, cik tā vienkārši, kur tā tava dēliņa veseli izvēlēs, ka viņam vajag šo enerģiju, jo tas viņam maina gan karti, gan astroloģiski, visu kaut ko taču, ne? Viņam vajadzēja šeit. Interesanti, jā, tas gan jā. Jā. Un tad piedzima bērniņš. Cik septembrī bija Kaito gadiņi? Mēneši. Jo tikko viņš bija jau, jā.
Un es atceros, mēs satikāmies, vai ne, pirmo reizi fiziski. Caur Instagram es redzēju, tu liki dzemdības, ne, pēc tam tu ieliki, vai kā attiecības tu publiskoji, tā kā man bija priekšstats par skaistu, laimīgu ģimeni. Nu, tik tiešām. Tu vēl komplimentēji vīrieti un, nu, bez dēdu, un viss kaut kas tāds. Un es domāju, nu, forši. Un tad bija tāda maza nianse, ka mēs satikāmies, vispirms divas, un mēs aizgājām ar meitiņām uz rotaļlaukumu, ja, ar rozītēm. Un piebrauca tavs, nu, bērnu tēvs, un es atceros milisekundi, jūs izšķirsieties. Es pie sevis tā nodomāju toreiz. Un es domāju, kāds sakars. Jā, jo tā bija, nu tā kā, tev tikko bija piedzimis bērniņš, jūs jauna ģimene, nu nekas neliecināja, ka jums, un es vienkārši man atnāca tā. Man šitā brocējums bija ar vēl vienu pāri, es viņus redzēju visu laiku kopēc, viņi izšķirsies. Un tad es nākošais to puisi satieku, es saku, kur tu sen neesi redzējis? Viņš saka, es izšķīros. Ceru, ka es jūs neizšķiru. Enerģētiskā. Tu vienkārši esi gaišs, ja tu jūti. Es vienkārši tajā brīdī sabijos no tā, ko es nodomāju, jo tam nebija loģiska pamata, tikai enerģētiskā sajūta, kad... Un mēs satikāmies, man liekas, pēc 2 nedēļām. Un tu, ko man pateici? Tu atbrauc uz brocēniem pludmalē, un tu pateici, ko? Tieši to, jā. Ka tu šķiries. Un man tā, ko? Jā, vai ne, kā dzīvē viss tālākās. Jo, godīgi sakot, jā, pirms bērniņa piedzimšanas nebija tāda sajūta. Nu, tā kā mums bija bijis grūts brīdis attiecībās, tāds viens lūzuma punkts, kad mēs patiesībā uz kādu nedēļu izšķīrāmies. Tas bija, kad es jau biju stāvoklī. Jā, vienu reizi uz nedēļu. Jā, bet pēc tam mums bija tāds breakthrough, ka mēs izrunājām visu, mums bija dziļākā saruna, kad mums ir bijusi ar asarām un tā, kad riktīgi mēs sagājām. Šo mēs vispār stāstam, vispār mums nav nodoms padarīt kādu, nu, negribam mest ēnu uz tiem partneriem, vienkārši mēs dalāmies ar savu pieredzi, nu, tā kā, jo ar savu pieredzi drīkst dalīties, manuprāt. Tas ir veselīgi, jo tas var palīdzēt vēl kādai, varbūt kādā posmā. Nu, saprast, ka nu jā, un kādas ir mācības, jā. Es tajā laikā, tā kā man šķita, ka mēs, nu, esam tik ļoti nostiprinājušies pēc tās sarunas, jo bija ļoti dziļa tāda saruna. Es tiešos vai tev džardu? Jā. Tur bija tāda ļoti dziļa saruna, kurā mēs sakonektējāmies, un likās, nu, ka wow, tagad pilnīgi jauna mīlestība, jauns skatījums uz attiecībām, un tas arī bija impulss pārvākties uz saldas ar citu. Mums tas tieši, pirms mēs pārvācāmies uz saldu, mums bija tā saruna. Tā kā tāda, ka mēs esam gatavi kaut kam jaunam vilnim attiecībās. Un tad mēs pārvācāmies, jā, un tad mēs dzīvojam kopā, tā kā viss bija kārtībā, bet, kad piedzima bērniņš, un varbūt bišķiņ pirms bērniņa piedzimšanas jau sākās tāda, nu, tā lieta, ka enerģētiski kaut kas nav. It kā mēs nestrīdamies, nav nekāda konflikta vispār, bet dzīvo kopā, un liekas, ka jūs esat vienkārši neplūst tā enerģija. Neplūst tā enerģija. Jā, nav enerģijas, tieši tā neplūst. Pirmkārt, tu pieminēji, ka viņš ir projektors. Tu nezināji, tu pirms tam nezināji, vai ne? Jo projektors vīrietis, viņš būs tik tiešām savādāks nekā... ģenerators. Nu jā, bet mēs uz viņiem tik un tā projicēsim to, ko mēs gribam. Mūžīgo uguni, davai maucam, nu tā kā un to viņi parāda mūsu laukā saslēdzoties. Viņi ir ļoti aktīvi, tā darīšana tāda, bet, jo projektors pēc enerģētiskā tipa ir bezenerģiskais tips. Viņam nav non-stop pieeja enerģijai. Šeit mēs nerunājam, ka mums visu laiku ir enerģija, bet, nu, tā kā, ja mums ir vilkme, mēs varam 8 stundas ravēt dārzu, ja ir vilkme un nenogurt. Nu, tā kā fiziski nogurt, bet mums būs, oh my God, cik labi. Projektors no domas vien, man liekas, var nogurt. Nu, tā, kad ja viņš, nu, un šito man bija grūti saprast tieši uz tiem fiziskiem darbiem. Es nesapratu, kas te notiek. Es esmu uzaugusi tikai caur darbu, nu, vai maucam, visi strādājam, daram. Un tad te ir viens, kas pēkšņi pasaka, negribu tā strādāt tik smagi. Bet mums attiecībās tas pat nebija tā kā galvenais, ka tas pat vispār tur nebija runa par to, ka hei, tev jāstrādā vai jādara vairāk vai vēl kaut ko. Drīzāk, nu, tieši tā emocionālā telpa nebija. Nu, tā bija tā lieta, kas man kā sievietei ir pats svarīgākais, tas ir tas, ka vīrietis ir spējīgs saprast manu sievietes dabu, saprast, ko nozīmē būt sievietei. Nu, ne tā, ka viņš ir sieviete, bet vienkārši, ka viņš saprot, ka sieviete ir emocionāla būtne. Jā, ka viņi ir vairāk mentāli, bet mēs esam emocionāls būtnes, un mums ir svarīgi to emocionālo telpu, ka mums notur. Īpaši, ka tu esi dzemdējusi, vai tu baro naktīs, vai rūpējies, vai kam tu vispār. To es
es tā kā saprotu, par ko tu runā, jo... Bet man pat liekas, pat ne tikai pēc dzemdībām vai pirms dzemdībām, bet tā kā vispār, kad es nevaru iztēloties attiecības, es nezinu, varbūt kādam tas ir ok, kādam tas ir normāli, kādai sievietei tas ir normāli, ka viņai ir vīrietis, kurš tikai un vienīgi nes mājās maizi vai ne, kurš tur strādā, un viņš... Kad nav tāda connection. Tas emocionālais, jo, ir viegli pateikt fiziskais connections, jā, tur var būt fiziskais attractions, ka tu redzi, ka cilvēku tev patīk, kā viņš izskatās, un tā, tur ir vilkme, tur seksuāla enerģija un tā tālāk, bet emocionāli tā ir vienkārši spēja sadzirdēt, uzklausīt, ieraudzīt, sajust, paturēt to telpu, samīļot, tā, ka ar tādu vienkārši, ka viņš tevi redz. Jā, tevi redz un tevi tur un tevi jūt, bet ja tur tas nav, es nevaru pat iztēloties. Es kā sieviete nesaprotu tādas attiecības. Un arī pēc tam jau tas fiziskais pazūd, jo viņš lēnām jau no sākuma, ka tev ir ar aci tas viss, un tikko viss svaigs, un tur ir tas vilnis, tā patika. Protams, ka tur ir fiziskais dominējošais. Jo liekas, ka, wow, saprotam. Arī emocionāli tur ir, jo sākumā jau visiem ir tā kā tas, viņi parāda to savu labāko pusi. Visi jau vienmēr attiecību sākumā parāda. Bet tas ir neapzināti. Tā kā viņš jau nav izdomāts iepriekš. Bet tad, kad nav tā emocionālā redzēšana, fiziskā jau var tad vairs. Tas jau vairs nav. Un kādreiz bija vieglāk, jo tas nebija tik būtiski. Varbūt tavā dzīvē tas tā nav bijis, bet man tā ir bijis, ka tā kā tas man bija atdalīti, man bija tā kā, te ir fiziskais, tur tas ir tur tā. Bet tagad tas viss ir vienkopis, tas ir viena tā pati medaļa, tur vispār nav... Pirmkārt, ja tu emocionāli mani neredzi, nesajūti vai atgrūd, tad fiziski nav iespējams vairs. Man nav. Jā, es tā kā nevaru vairs sev samalot, jo kādreiz es varēju. Tas varbūt ar tām visām dziedināšanām un arī ar to saucamo Divine Feminine kolektīvo lauka mēs mostamies. Jā. Kas skan varbūt baigi tā, bet tas ir tas aspekts, kas, kā visu laiku bija tā vīrišķā enerģija dominējošā, vai ne? Un nolikta Marija Magdalēna. Un kāpēc meitas mums sauc rozes? Neapzināti jau vai apzināti tieši tāpēc, ka mēs godinām to dievišķo, sievišķo lauku, kas ir tā atmošanās Marija Magdalēna, rožu templis. Un kas ir tas, ko nīcināja gadiem ārā baznīca maskulīnais patriarchāts, ir to divine feminine enerģiju. Ne jau raganas burvis, bet īstenībā to spirituālo saikni ar dievišķo. Un kur ir, kad saka amen, kad cits saka a-woman, tā kā nevis amen, bet a-woman, tā kā, kad beidza lūkšanās. Jā, kad ir šaman dureks, tas parasti saka amen, a-woman, tā kā neait, jo tāpēc, ka ir amen. Un kad to vīrieti, to prizmu kā galveno, un tad tagad ir, un tās jau ir raganas, tās jau ir tāds, viņiem jau arī ir ko darīt, tikai viņi nav baidās vai, es nezinu, jo tāds sievišķā, vīrišķā daļa, viņi jau ir viņos, tā jūtīgā daļa, viņi nav pieskārušies paši savai, viņiem bail, un mēs jau arī esam tādā vecī dzīvojušas, varbūt tu nē, bet, kad... Nezinu, ko tas nozīmē, jā. Jo arī augot, neviens jau tev tur neļauj. Piemēram, es esmu tik pateicīga, ka mani piedzimusi meita šajā vecumā un šajā apzinātībā, jo es turu lauku viņas emocijām. Es viņas nemēģinu tur korekti. Tā kā tev viņas ir un viss tev sāp raudi. Tā kā, ne jau tā, tev sāp raudi, bet tā kā nevis kuš neraudi, bet jā, tad, kad tu jutīsi, ka tev vairs nesāp visos līmeņos, tad tu beigsi raudāt. Jo tur sāp šoks, tur sāp fiziskais, tur sāp varbūt apstulbums, mazums, kas viņai tur sāp. Bet tā vecā programma ir kuš pāries sadzīs un, Jā. vienkārši būt klāt, turēt to lauku. Un, kad man piedzima Ulla, es saprotu, kad es jau īstenībā sevi mīļoju, to savu iekšējo bērniņu, sevi, visu, ko es nezinu, kā tu piedzimi, kāds ir tavs bērnības stāsts, kāda ir tā programma, ko tev ielika par dzemdībām, par tevi kā bērniņu, kad tu piedzimi, vai tu biji kā apgrūtinājums, vai tu biji vieglais bērns, jo man tā programma nav pozitīvi ielika. Man ielika, ka es esmu nesmuka, ka es biju sarežģīta, ka mamma nevarēja, vienmēr sakot, ļoti grūts bērns, ļoti grūts apgrūtinājums. Tas ir tā programma, un vēl, ka man nemīl. To man arī, mamma man arī godīgi pateica, es tev nemīlu.
Un īstenībā, tad, kad viņa man pēdējo reizi to pateica, viņa man neteica tā, es tev nemīlu, bet viņa godīgi pateica, viņa nevarēja to mīlestību atrast uz mani. Kad viņa to teica, cik gados tu atceries to? Pēdējo reizi, kad viņa man to pateica, bija, es sāku dziedināšanas darbu, tas bija pēc onkoloģijas. Man tad, kad es saslimu, man ļoti vajadzēja būt ar mammu. Es rītīgi gribēju, lai būtu ar mammu, bet nevis, lai mani žēlo, bet es gribēju būt ar veseliem cilvēkiem, es negribēju slimiem vispār būt. Un tad mums bija saruna, un viņa tā arī pateica, ka viņa ne. Un tajā brīdī, ka viņa man nemīl. Un tajā brīdī es atceros, sēdēju pie viņas virtuvē, man rītīgi salūza sirds. Tas bija 5 gadus, 6 gadus. Un man salūza sirds. Tas bija fiziski, tev tā kā viss. Un es sēžu, un es tā, ko es te daru starp svešiem cilvēkiem? Redz, man tā svešo cilvēku tēma, kad es nekur neiedaros. Un es tajā brīdī mācījos eņģeļu skolā, un es braucu, un Liepājā to brīdi notika, un tur bija klātienes tikšanās, un es braucu, un es jau ļoti mentāli visu varu izskaidrot. Arī visu kaut ko samācījusies, salasījusies, un es aizbraucu, un man dvēseli tā raudāja. Es vienkārši dalos, un es jūtu, ka tas ir dziļa sāpe, ar ko es dalos tajā brīdī, un es nezinu, ka man tas tā sāp. Un es esmu tik pateicīga, ka viņi to pateica, jo man jau tas no viņas neattālināja, tikai satuvināja. Tas bija tāds jauns vilnis, lai vēl dziedinātos, jo es tur necenšos viņas mīlestību tagad neko, man ir labas attiecības ar mammu. Vienkārši pieņēmi to? Jā, es vienkārši sapratu, kas ir viņas bēgas. Kādas attiecības, no kādām attiecībām, briesmīgām partnerattiecībām atklāt sakot. Tur jau nav neviens sliktais, labais, bet vārdarbīgām attiecībām. Tur vienkārši tas bēgs, un viņa, no kurienes viņa nāca, caur fiziskiem, vecmā viņa nebija arī jauka mamma pret viņu. Tur tas viss ir, cilvēks nezin, kas nav saņēmis mīlestību, un tad tu nevar iedot. Un tāpēc man ir pateicība, ka mēs, kuri dara to dziedināšanās darbu, ka es savu bērnu jau paņēmu ar pilnu tādu jaudu, jo es daudz dziedinājos pirms Ulas, ļoti daudz. Arī Uliņa bija puncija, un es saprotu, ka es viņu varu paņemt ar mīlestību vienkārši. Nevis, man kaut un es esmu tik pateicīga, ka man tā ir, jo es domāju, jo man bija bail, ka es neesmu, ka man nav tā līdzīga kā mammai. Jo man jau arī nav, tas sāku, tur es jau nevaru dalīties. Nevaru dalīties savu stāstu, bet... Jā, un tā kā pabeidzot tavu sarunu, jo mums jau, es nezinu, kas pat ierakstā. Tu atbrauc, piedzemdēji dēliņu uz saldu, un tad pienāca laiks, ka tev ir jāmeklē, ka tu nevis mēģini salabot esošo, ka tu tā kā dēļ bailēm mēģini palikt esošajā, tāpēc, ka otro reizi stāsts ir līdzīgs, tikai savādāk enerģija. Maigāka, nav vairs... Nav tur tādām tā kā fiziskām un emocionālām, tur tāda baigo vardarbība, manipulēšana, bet tieši tur tāda iekšēja tāda sajūta, ka es neesmu laimīga šeit. Un arī nenododot sevi un to savu vajadzību patieso, kas ir attiecību pamatā, to connection. To saikni, ko tu varētu tā kā, labi, nav dzīvoši kā ir. Tur jau tā lieta, ka daudz jau tā dzīvo, kad it kā viņi nesaņem to emocionālu atbalstu, kas ir nepieciešams, bet viņiem liekas, kur tad es iešu, kur tad es tādu labāku atradīšu, kurš te gribēs man tur ar 2 bērniem un tā. Jo tā programma ir spēcīga. Tās bija mans lielākās bailes. Tā otrās. Un vēl kauns nebija tev pavadošs? Jā, man bija viss tas, es domāju, kā es tagad atkal būšu ar 2 bērniem, ar 2 dažādiem tētiem. Es tur tā izraudāju to visu. Es paņēmu Airbnb mājiņu, pirms es kas bija stāvoklī ar Kaito. Un es paņēmu savu vienai, aizbraucu pie Gaujas, tāda kā ezeriņa, un es vienkārši izraudāju visu to, cik to kaunu sajūtu, to vainas sajūtu, to skumjas, un kā tā var būt. Tā kā otro reizi uz katru dienu tā paša grāba, es riktīgi visu to izlaku ārā, izrakstīju, un beigās vienkārši pieņēmu to. Es būšu viena mamma, 2 bērniem, tas ir mans stāsts. Un es tā kā nekaunos no tā, es ļauju tam būt manam stāstam, un es to pieņemu. Un tas ir mans spēks patiesībā, ar ko es varu iedvesmot tik daudz citas mammas, kuras arī iet kaut kam līdzīgam cauri, bet varbūt baidās par to soli. Bet viņas nav laimīgas, bet viņas baidās. Un es vienkārši pieņēmu to, un tāpēc, ka es jau to biju izstrādājusi,
arī šitajā situācijā, ka tā saruna beidzot uzpeldējas, tad mums vienkārši pieņēma, ok, tā tagad būs, sāku meklēt dzīvokli, uzreiz atradās 2 nedēļu laikā. Es saku, tev ir tas, jā, es esmu bijis pie tevis, bet es saku, tev ir visums, tev ir tādā ziņā ļoti labi tā materiālā bāze, ka tev nav jālec, bez nekā, tev ir tas veids, kur kā tev ir stiprs tas pamats, tev ir tas sazemējums. Arī pēc human design ir kā saknes centrs ir aizkrāsots, un tad tur diezgan daudz man tiek gaits. Jo man vaļā un cārvēr. Jo manā stāstā tā nav. Tas ir, piemēram, milzīgs struggles man finansiālais aspekts, lai es vispār varētu uzņemties kaut kādu patstāvīgu dzīvi vienatnē ar bērnu. Un šeit man atkal iedod visums spēju abrīnot mammu, kura ar 3 bērniem mētājās pa dzīvi, kā mēs piedzīvojam trūkumu, visu kaut ko tādu, bet kā viņa bija spiesta iet prom visu laiku no kaut kā. Un tad tur ir tā sapratne ienāk, jo tad, kad esi iekšā, tur nav sapratnes, tur ir kāpēc. Bet tad, kad tu esi mamma, tu bišķiņ sāc saprast nianses. Jā, tikai jau šeit arī tas jautājums ir, vai ne tu paliec, tu esi nelaimīga mamma, un tu rādi nelaimīgi piemēru saviem bērniem, un tā ir programma viņiem, ka tā kā tev ir jāsadzīvo, jāsamierinās ar kaut ko tikai baiļu dēļ, vai nu arī tu ieej savā spēkā, tu esi laimīga sieviete, laimīga mamma, un tev ir laimīgi bērni, un tu parādi viņiem, ka tu to vari. Un ka tu vari dzīvot tādu dzīvi, kādu tu vēlies, un ka tev nav jābaidās, ka tev par tev vienmēr parūpēsies. Un tā kā tas bija tas, kāpēc es to izdarīju. Sevis dēļ, to bērnu dēļ un visu pārējo sieviešu dēļ, kuras arī ir tajās krustcelēs dzīvē. Jā, un tev ir izdevies saglabāt arī labas attiecības, tev nav nodedzināti visi tilti, vai ne? Tu redzi, kamēr mēs ierakstam šo epizodi, tētis ar dēliņu ir kopā, un, izņemot pirmās attiecības, kur tu nevarētu. Kur vēl nevaru, bet es kā vēl skatīšos, es jau domāju, ka dzīves laikā mums noteikti būs to jāizstrādā arī, es domāju, ka tas tā nepaliks, tad noteikti tev kaut kā to visu. Man ir tāds sajūta, ka vajag kaut kad. Vienīgais, man liekas, veids, kā var viņos, varbūt, ka viņi paši ieiet harmoniskās foršās attiecībās, un tad viņiem tas fokus uz esošām varbūt kaut kā. Tas ir tāds, kā, man liekas, distractions, tā kā, bišķiņ mēģināt attiet no tā, kas iekšā notiek, jo tad tā kā it kā fonā ir labas attiecības, un tad tu neskaties, kas priekšā. Bet, tu vari iet taisno reizi, vai arī, ar to tādu āreknu labas attiecības, tad tu vari iet. Skatīsimies, kā beidzās, tas viss tur saliksies. Bet jā, runājot par tagadējo dēlu tēti, mums ir labas attiecības. Viņš ir ļoti labs tētis un viņš ir ļoti labs cilvēks. Viņš ir tiešām, man nav vispār nekas slikts, kaut kur viņa teikt, vienkārši mūsu miedarbība, mūsu connections vienkārši nav tāds, kādu mēs varbūt sākumā viņu redzējām, kad mums uz tā fiziskā pamata bija balstīts attiecības, ka mēs fiziski visu laiku kaut ko darījām. Protams, ar bērniņu mēs vairs nevaram tā iet un braukt. Bērns jau vispār izgaismo. Viņš jau tā ilūzija, ka būs bērns, tad mums būs cieši. Nē, tur tieši paceļās vēl vairāk tā plaisa, kas ir bijusi. Viņa tā ir, jo tāpēc, ka tad jau mums vēl vairāk viņas vajag saprast, lai mūs tā kā bez vārdiem, jo tā ir. Bet es zinu, ka šis tiešām ir laiks, visos laikos jau tā bijis, ka sievietes daudz šķirās un tā, bet bet vēl joprojām, man liekas, ir dzīves tas patērns, ja tu izšķiries, tas ir kauns. Tā kā, tad tu esi izgāzusies vai kaut kā, tādas sabiedrības, tā kā, nezinu, tā ir vēl vecā domāšana, jo attiecības transformējas, mainās tas partnerības vispār. Tāpēc es saku, mums priekšplānā iznāk jau tā smalkā nianses, ko mēs gribam attiecībās. Bet, neviens nav garantējis, ka nākošajās mēs atkal nepiedzīvojam to, kas... Jā, tāpēc man tagad ir tiešām tāds liels, es esmu sev pateikusi to, ka trešo reizi. Tiešām es esmu gatava darīt visu un strādāt apzināti ar sevi. Tā, ka es esmu gatava tur pat 5 gadus vispār nebūt attiecībās, bet tā, lai tiešām es nostiprinu to saikni ar sevi, apzinos, kas ir manas vērtības, kas ir mani standarti, kas ir lietas, kuras es nekādā gadījumā nevaru vienkārši tā paslaucīt zem tepiķīša un
vai pievērt acis un pateikt, ka, nu, tā kā, labi pieņemt, lai jau paliek. Nu jā, jo pārsvarā tas, ko mēs meklējam, jau ir tā horizontālā mīlestība ārpusē, vai ne? Un tad, kad mums ir tas bišķiņ tukšums, tad mums liekas, tad, kad mums ir jāuztais tas pilnums sevī, jo tagad tu esot savām kājām nostabilizojot savu pamatu, tu jau esi drošāka vairs, tev tā vajadzība ir, nu jā, joprojām paliek pēc emocionālās saiknes ar vīrieti, bet nu, tev pat esi stipra, iekšējais vīrietis tev ir stiprs, lai tevi nodrošinātu, lai tu justos pasargāta. Jā, nu, tās visas lietas noteikti man ir, jā. Es vairāk tieši, nu jā, tā attiecība lieta, man liekas, tāda vienkārši tāda cita veida mīlestība, ko var piedzīvot tikai esot partnerattiecībās. Es varu piedzīvot tādu, universālo mīlestību pēc saviem draugiem, savu ģimeni, pēc saviem bērniem, bet tā mīlestība, kas ir tas kodols, tā ir kaut kāda cita un kaut kāda jau būs pēc laiks. Tas ir, ka mēs tā ir tāds, tas ir tāds vistiešākais veids, kā mēs varam Dievam pieskarties ar tev partneri. Kad īstenībā jau mēs visu laiku meklējam to dievišķo sajūtu tajās attiecībās, vai to dievišķo aspektu. Un ja viņš nav, tad ir tukši. Jā. Tikai mums droši vien jānoformulējās uz beigām. Jā, bija gara saruna. Gara saruna. Man ir īstenībā šīm vēl skatīties, vai pogi ierakstīju, man liekas, nu nē. Jo šī ir, Ir dziļa saruna, jā, bet īstenībā, ļoti daudz sievietes iet caur šiem procesiem, ļoti daudzas baidās par to runāt. Baidās arī tāpēc, ka joprojām varbūt ir enerģijas, kas klusina un neļauj, kas ir tādas apspiedošākas, kas neļauj izpaust to vēl balsi, kas prasa drosmi, jo, tur ir arī iepriekšējo dzīvu traumas, jo tu tikko esi paudzi savu balsi, tu vari nomirt, tu vari nogalināt, kas ir tādas bailes, ka tev ieraudzīs, pavadīs, labāk klusēt un nestāstīt, kā jūties, bet es domāju, ka šī tēma ir vērtīga, jo es zinu vēl pāris sievietes savā lokā, kuras ir drosmīgi gājuši arī ar 3 bērniem. Un es redzu, kas notiek viņa dzīvēs. Kas ir tas kvantu lēciens pēc tam. Un tas ir skaisti. Īpaši tām sievietēm, kas mīņājās un nevar saņemties to laiku.